Pirmdiena G-Sports Juniors kopā ar labākajām tiešais spēlēm pieaugušiem BCF Kazino. Pie mums šodien viesos psihoterapeits un daudzu grāmatu autors Viesturs Rudzītis. Sveiks, Viestur! Sveiks! Tu pēdējā laikā kaut kā, pusotru gadu varbūt, esi pazudis kaut kur no tās publiskās telpas ar saviem provokatīvajiem izteicieniem un paziņojumiem. Nevar tevi ieraudzīt. Es domāju, kur esi palicis, un tāpēc man šķiet ļoti interesanti tevi uzaicināt un atsveicināt. Jā, vēl Viesturs vēl dzīvs. Dzīvs vēl. Kā tev sokās? Nē, jāsaka, varētu būt, ka tie pusotru gadu tādi, ka es īpaši nekur neesmu rāvies pašapliecināties. Lai gan viņi tagad beidzās, jo pēc nedēļas es dabūju no tipogrāfijas grāmatu. Jau svaigu? Svaigu, jā, pēc tipogrāfijas krāsmažojoša. Pateiksi, kā saucās? Pirmais nosaukums ir Pirmais templis, un apakšnosaukums Sievietes ķermeņa simbolika. Tas tev arī varētu patikt, vai ne? Jā, sievietes ķermeņa simbolika. Var īsi ieskicēt, ko tu ar to domā? Tieši ar simboliku. Ar to, ka mēs visi piedzimstam sievietēm. Un kā mazi bērni, mēs uz sievietēm skatām kā uz lielām un visvarenām. Un viņa sievietes ķermeņa galvenos pieturas punktus jau mēs nofotografējam. Ja? Un savā pieaugšā dzīvē mēs tikai aktivizējam tos punktus. Bet mēs jau turpinām reaģēt tāpat kā mazi bērni. Teiksim, tā sieviete joprojām ir tik liela un tik visvarena, ja? Kurai ir jāizkalpojās, kurai nedrīkst runāt pretim, vai ne? Kurai jāziedo. Tā kā tie simboli, kas ir sievietes ķermenī, iespējams, ka pat ir mūsu zemapziņa. Jā, jo, ja tu nesaties nevienu sievieti, tu nezini, kā uzvesties vispār, ko lai dara. Tie simboli pasaka priekšā, tagad tev jādara tas un tas. Tāpat kā, kad tu, teiksim, tur gultā gulēji un bļāvi, visiem sev bučot ļāvi, ja, tad arī mamma tev parādīja, kas viņai patīk, pa ko viņas maina un kas viņai nepatīk. Līdz ar to tu iemācies vērtību sistēmu, pašu galveno. Pats nemaz to neatceroties un nezinot. Un tas darbojās automātiski. Ja? Bet vai es attīstoties, es pārfotografēju pa jaunu, tu kā drusku nenonāk pie kaut kādām jaunām atziņām, pie tām pašām jaunām arī zemapziņas? Var detalizēt. Bet, piemēram, kam būtu jānotiek, lai tu aizmirstu būt pieklājīgs pret sievietēm? Jā, man droši vien būtu grūti, bet es zinu vīrieši, kuri nav pieklājīgi pret sievietēm. Saprot, kas ir pieklājība? Tas ir bailes, un tā ir lūkšana. Tagad mēs tuvojamies tavai grāmatai Dieviete, kur es šodien izlasīju, gatavojoties sarunai. Redz, būtībā tas jau mēs runājam par Dievieti. Ja? Kā Dieviete piedzimst, ja? Kā viņa rodās, kā šis arhetips strādā, ja? Un kā viņš ir visvarens. Bet es esmu runājis ar sievietēm, kuras to drusku manā skatījumā izlasot to grāmatu bišķi pārprot. Viņas Viesturs Rudzītis uzskata, ka sieviete ir Dieviete. Bet nē, no tā, ko es lasu, es saprotu tā, ka Dieviete ir aiz sievietes, viņa nav identa sievietei. Un vīrietis ar savām dāvanām un ziedojumiem, un sieviete ir kā tā priesteriene, kas pieņem ziedojumus tai Dievietei, no kuras it kā mēs baidamies vīrieši. Tā var teikt, ka tā ir fantāzija, bet var teikt, ka tas ir mūsu kā zīdaiņa skatījums uz māti, kurš turpina darboties. Ja? Mēs teiksim, dzīvojam visos laikos, kuros mēs dzīvojuši esam. Ja? Tas ir tas, ko mēs teiksim, šodien redzam, satiekot vienu sievieti un ar viņu tur tērzējot vai dzerot kafiju, ko citu darot.
tas ir tikai tas, kas mūs apmāna. Mēs jau pa liftu braucam caur tiem simboliem uz leju sevī. Mūsu tās reakcijas jau veidojās nevis no šejienes. Bet baigi man šitais, kad es lasu, ja, man izraisa, es rezonēju, protams, ja. Tas, ko es vienmēr arī to pašu Freidu lasot, un Jungu un vēl citus psihoterapeits, par tām bērnības traumām un par šo kaut kādu mātes un blā, 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 viss Edipa kompleksi un viss šitai, man tas liekas tāds, tik ar mani nav nekāda sakara. Es nevaru atrast neko tādu tajā. Es saprotu, ka vienmēr mēs atradīsim cilvēkus, kuriem ir kaut kādas bērnības traumas, kur varēs izanalizēt, ka tas atstāja iespaidu uz viņa tekošo dzīvi. Bet, teiksim, man tādu nav. Man liekas vienmēr strīdīgi, vai jālieto vārds trauma. Dažreiz ir pareizāk lietot vārdu pieredze. Labi, tad, teiksim, nav manā pieredzē šādu traumu, vai man neliekas māte kā kaut kas liels. Tu saproti, kas ir audzināšana? Tas ir, laušana, tas ir traumēšana, faktiski, ja? Tas ir, kad tu mežoni pārtais par kulturālu cilvēku, tu kulturāls cilvēks vienkārši, galēji satraumēts, ja? Viņā ir, teiksim, sakodēt kaut kādu kultūras, teiksim, tie Kodi, jā, viņam tagad jāuzvedās ir ne tā kā mežonim. Viņš arī uzvedās, ja, bet mēs jau varam teikt tā, viņš ir audzināts, viņš ir izglītots, bet mēs jau varam teikt tā, viņš ir galīgi salauzts, viņš ir traumēts, viņš nav dabisks, viņš pazaudēs sevi. Tas nozīmē, tā kā neattīstījies. Saprot, man nepatīk viss, kas ved uz upuru lomu. Ja saka bērnības trauma, tas nozīmē, man kāds ir parādā. Vai kāds ir nodarījis dziļi pāri. Bet ja nodarījis pāri, tad viņš ir, tad viņš man ir parādā, vai ne? Ja viņš nav, tad valsts vai kaut kas ir parādā. Tev nepatīk tās upura lomas? Nē. Labi. Bišku pamainot tēmu, šajā visā atgriezīsimies. Tagad tāda pēdējā aktuālā tēma, vai tev iznāca paskatīties Eirovīzijas finālu? Nē, ko? Ko tu saki par to, ka tur nebināra persona vinnēja un viņu jāsauc par viņu? Man tas tik dziļi riebjās. Es nedomāju tiešām par to. Man bija neienāca prātā. Ka varētu paskatīt. Nē, pat nē. Es Twitterī tur palasu, protams, kaut ko tur raksta. Ja. Tas viss, tāpat kā es neeju uz geju klubiem. Vai teiksim, es nerīkoju tur mājās kaut kādus tur visādus transvestītu, transpersonu. Nerīkoju. Neinteresē man šī pasaule. Šī ir pareizi pieeja. Nevis tāda es iemetu, arī kaut kādu ļoti reti paskatos savukārt TikTokā, es neesmu arī sociālos nekādos tajos saitos. Kad cilvēki šausminās baid, kā jau tu teici, viņi zina, kādā virzienā tas ir. Tad nemogi sevi, nevis tevi un šausminies. Tur ir karnevāls, viņi tur tā izpaužās. Ko tu tur tādu ieraudzīs? Kā tu tur pavadi? Cik tur stundas bija? Pateikšu no 10 līdz 2, 4. Pusi nakts. Nozagt savam miegam. Es pēc ilgiem gadiem pavēroju, kā fenomenu. Man patīk arī bišķi pavērot tās tehnoloģijas attīstības, un tas diezgan iespaidīgi, nevar noliekt. Bet tas, ka tur ir viss šādā, tu zini, kas tas par pasākumu. Tam nav jāpieiet kā klasiskās mūzikas koncertam, vai kur visi adekvāti uzvedas. Es nesen dzirdēju vienu domu, kas man lika aizdomāties pēc ilgiem laikiem. Jo vispār es tāds neiecietīgs esmu un tāds ass bieži, ja? Tā doma bija tāda, ka rietumu kultūras pamatā ir tolerance. Labi, tur Galileja laikā vēl tur kādu netolerēja, ja? Bet, protams, arī līdz tam un arī pēc tam. Bet
caur to toleranci nāk ārā kaut kādi tādi negaidīti atklājumi, kas, nu, tā kā varētu arī būt noderīgi. Tā kā, nu, es gaidu, kad Eirovīzija man atnesīs kaut kādus šitos te bonusiņus. Tev atnesa uzvarētājs nebināri personīgi. Līdz ar to tas tagad ir pa visu pasauli. Cilvēks, kuru jāuzrunā kā viņi, viņš nav viens, ne sieviete, ne vīrietis, bet viņi. Nu, man taču neviens to nepiespiedīs izdarīt. Bet ļoti interesanti. Es domāju, kā ar to tiks galā tie mūsu internetu portāli, jo vai nu tu konsekventi tagad mēģini tam nepakļauties, vai tomēr mēģini atrast kaut kādu formulējumu Šveici pārstāvoši vai kaut kā. Nu, viņiem ar to ir problēmas, jo ir diezgan debīli latviešu valodā tagad rakstīt par vienu konkrētu džeku, viņi. Un viņi ar to mokās, acīm redzami, nu, tie portāli, kā pareizi noformulēt, kā to ieviest. Sabūt, nu, vārds un jēdziens vispār dzimums ir lietojams tikai vienā sakarā. Dzimšanas sakarā, dzemdēšanas sakarā, bērnu radīšanas sakarā. Tikai viens iemesls. Visā pārējā, jo tā kā, nu, cilvēki ir, cilvēki, nav īpaši jāuzsver būt tas dzimums, ja? Bet tā bērnu radīšana ir tik imperatīva lieta, ja, ka viņi faktiski viss, kas ir ar bērnu radīšanu, viņš iejaucās visās dzīves sfērās, ja? Un tāpēc, kaut kā sociāli tas dzimuma iedziens paplašinās. Un mēs, piemēram, tur runājam, tur sievietes ir tādas un vīrieši ir tādi, vai tur sievietēm patīk tas, vīriešiem patīk tas, un tam nav nekāda sakara ar dzemdēšanu vai, teiksim, ar bērnu radīšanu, ja? Bet, Tu cik, ka dzimums jāvēro tikai šauri šajā kontekstā, kas saistās ar dzimšanu? Jā, tā tas sācies, ja? Bet, faktiski tam jau ir baigās sekas, ja? Jo, tā kā es nezinu, tāds baigais lasītājs esot, jā. Cenšos. Jā. Nav kur likt brīvā laika. Nav kur likt, bezdarbnieks. Zināt, kā ir mūžīgā. Nē, vienkārši kaut kādie darbi. Jā. Tāds tēls pat tev izveidojas, ka Džiliņģers izlas 2 grāmatas dienā un izpīpēt 2 paciņas cigaretes. Dažreiz 4 paciņas cigarešu un 1 grāmatu. Jā, es 7-8 paralēli lasu, jā. Man līdz šim pēdējā grāmata saucās Apus pārējai. Tā ir tava par nāvi grāmata. Jā, var tā teikt, bet nāvi kā pārēja. Saprot, tas ir transcendentāls skatījums uz sievieti. Jo tas ir cilvēks, kas caur savu ķermeni, bez kādas izglītības, bez kādām augstām skolām, no tās pasaules atved cilvēku šajā pasaulē. Un kur aizved tālāk? Un tā asociācija par sievieti jau ir arī, ka viņa ir arī nāve, jo ir tā sauktā dzimšanas trauma. Ja? Viņa nogalina to pirms dzīvi? Ne, tā teorija tāda, ka dzimstos mēs piedzīvojam tik radikālas pārmaiņas, kādas vispār ir neiedomājams. Analoģisks varētu būt tā, kad mēs pārceļam uz Marsu. Un pat arī tas nebūtu tik dramatiski, ja? Bet pārmaiņas attiecībā pret ko? Attiecībā pret sevi pašu. Kā tas nozīmē? Mēs jau nebijām. Mēs bijām māc dzemdē. Tu domā tos pirmos 9 mēnešus līdz dzimšanai pret šo stāvokli, kamēr mēs tur esam? Tieši pašas dzemdības, es domāju. Kā no turienes tikt ārā? Bez traumām? Bez traumām, jā? Ar ķeizari griezienu. Tas jau ir mūsdienu tehnoloģija. Bija taču, ka sievietes dzemdēja 3 diennakts, ja? Bija, ka tas bērns piedzima nedzīvs, bija, ka sievietes pašas nomira, ja? Teiksim, 200 gadus atpakaļ sieviešu dzīves ilgums bija mazāks. Vīriešu arī? Nē. Principā, ja sievietes dzīves ilgums ir mazāks kā vīriešu, tad dzemdēt ir bīstamāk nekā karot. Jā? Tāda hipotēzīte savu. Jā, bet ko es gribu teikt? Ja? Tā dzimšana, tur teiksim, sajiet kopā priekšstats par
par piedzimušu bērnu un prieku par to, un priekšstats par nāvi. Jo tad, kad sieviete paliek stāvoklī, un viņai nav cerības uz medicīnisko palīdzību dzemdībās, tad viņai jāgatavojas, ka viņa var arī nomirt, un bērns var nomirt. 50-50. Ja? Respektīvi, ir Freida skolnieks Otto Ranks. Viņam ir tāda grāmata, šo jau esi pārtulkojis, arī latviski. Vairākas no viņa lasīs. Jā. Bet krievu valodā, es parasti krievu valodā. Tagad ir latviski. Šuvājos tur ir aprakstīts, cik viņam grūti bija tulkot, jo es stādos priekšā. Tur tos džekus visus grūti. Jā. Heideggeru arī grūti. Tas vispār. Jā, bet tā ideja, ka caur to dzimšanas traumu sieviete asociējās arī ar nāvi. Ja? Līdz ar to mēs varam iedomāties tādu vienkārši trubu no dzimšanas uz nāvi, jeb, teiksim, viena pārēja, kurā mēs ienākam, un otra pārēja, kurā izejam. Respektīvi, kur izejam, tur ir pieta, ja, ar Kristus ceļiem. Ja? Kā kuram? Kā kuram tev nav? Nē. Vēl ir arī Rozentāla glezna. Tā ir par pazudušo dāvu? Nē. Tur viņam ir tāda brīnišķīga glezna, kur māte ir maza meitiņa, un tā meitiņa var, izskatās, ka viņai ir, bāla un gandrīz nedzīvotāja. Un aiz muguras stāv nāve. Ja, tā arī saucās. Ja? Vai giltine. Vispār priekšstats par nāvi ir kā par sievieti. Ja? Arī sieviešu dzimtē, bet vai citās valodās varbūt arī nav sieviešu dzimtē? Nav, bet, piemēram, grieķiem ir tanats, ja? Vīrietis, bet viņam faktiski ir viena funkcija. Viņam ir funkcija pavadīt dvēseli līdz aidu valstībai. Un to viņš dara, redzam, kopā ar Hermēju, kas nemaz nav saistīts tieši ar nāvi. Viņam ir citas funkcijas, ja? Bet tanatam ir viena funkcija, bet grieķu mitoloģija, visi htoniskie tēli, viņi ir ar nāvi saistīti, viņi ar šausmīgi. Kā var, teiksim, tautas fantāzija kaut ko tādu izdomāt? Ja? Zini, kas man pārsteidz šajā kontekstā, ja reiz pieminējies par tiem grieķu mītiem. Tomēr tie mīti ir kaut kas ir radies kaut kādā ģeogrāfiski mazāk kaut kādā lauciņā. Kāpēc, lai tos mītus visus tā, vispārinātu attiecībā uz visu cilvēci? To analizēju. Tāpēc, ka ir sekas. Uz grieķu mitoloģijas un kristietības pamata ir radusies Eiropas civilizācija. Bet tepat laikā ne musulmaņi, ne indiāņi. Nē, mēs redzam, viņi te tagad mēģina ieceļot, bet, Tu esi diezgan, es tavā intonācijā jūtos pret to diezgan kritiski. Nē, kā tu domā, ka man būtu, tu apsveic, ka tagad musulmaņi staigās pa domu laukumu un rīkos demonstrācijas? Īsti nē. Pieprasīt kalifātu? Tie ir kaut kādi, mēs runājam par tiem kaut kādiem sociālajiem konstruktiem, kaut kādās vienās nācijās, bet ja mēs tā padomājam, mums vajadzētu skatīties cilvēku kā cilvēku. Bez šiem. Tā kā visiem, tāpat kā... Tas nav iespējams. Tāpat kā tu pats grāmatā rakstīji, ģimene ir sociāls konstrukts, kultūra ir sociāls konstrukts, kas viss ir radies nedabiski. Un ja mēs evolucionējam, iespējams, mēs šobrīd esam nonākuši līdz kaut kādiem jauniem konstruktiem, kas veidojas. Nevar tā būt? Var tā būt, ka islams ir kārtējā reliģiskā revolūcija. Tā var būt. Tāpat kā Henrijs VIII un anglikāņu baznīca. Henrijs VIII, tas mans draugs, kuram ar 6 sievas bija. Jā. Tu apstājies pie 6? Ja? Tiešām?
Pagaidām, jā. Tev tur nav rindas sarakstīts? Nē. Nē? Kāpēc 6? Viss vienmēr notiek tā pēkšņi. Tu nevar paredzēt. Pagaidām ir 6. Nu, varbūt viņi saprot, ka tev beigušies spēki. Bet tu kā psihoterapeits noteikti teiktu, man diagnozi kādu uzstādītu? Bezatbildīgs džeks. Kurš nevērtē ģimeni kā prioritāti. Kāpēc radās ģimene? Protams, tas ir sociāls konflikts, tas ir kaut kas izdomāts. Ja? Jo tā mums vieglāk turēties. Pirmais ir saimnieciskais moments. Ja? Jo tiklīdz kā tu lēkā no vienām attiecībām uz otrām, tā tev kabatā svilpo vējš, ja? Tu neko nevar uzkrāt. Ne? Tāpēc, ja tu turies pie vienām attiecībām, tad abi investē tur, tad, teiksim, rodas zinām drošība. Un tas, teiksim, modernā pasaulē varbūt nav tik stiprs arguments, bet, es domāju, vēl 100 gadus atpakaļ tas bija pamatīgs arguments, vai ne? Tur patīk, nepatīk, mīl, nemīl, seks, labs, slikts, tas viss ir štruns. Un galvenais ir, nenomirt badā, neizputēt, ja? Un otra lieta ir, jo lielāku augstāku izglītību mēs gribam iedot bērniem, jo vairāk tur jāpiedalās tēvam. Ja, dzīvniekiem nav vajadzīgs tēvs būtībā. Teliņš piezīmes, viņš jau stāv uz kājām. Tur paiet 2 stundas, viņš jau tur jau staigā, vai ne? Cilvēku bērnam saprot, ja tur viņš izdomājas, ka viņš vispirms pabeidz konservatoriju, piemēram, ja? Un pēc tam vēl ārstniecības fakultāti. Tas nozīmē, pirmo algu viņš saņems pēc 30 gadiem. No 30. Bet tā jau tāpēc nevajag, tāpēc jau varbūt vīrs ir. Vai piestrādās tur pa vakariem bārā? Tu domā patēvs? Labi, es tagad bišķi nojaucu. Es domāju, pirmo algu saņems, tad vienalga, tu jau paralēli mācoties vari pa vakariem piestrādāt. Kā jau daudz to arī dara pasaulē. Jā, bet tad vai arī tev ir jau partneris pašam ja tev ir nopietna izglītība, tad tu nekāds strādāšana nevar būt. Tad tas ir uz kvalitātes rēķina viss. Ko es ar to gribu teikt? Ja tam bērnam ir tikai māte, viņš nesasniegs to. Viņš nedabūs tādu izglītību, kāda, teiksim, modernā pasaule prasa. Es, protams, nerunāju, es nezinu, kādās attiecībās tu esi tur kaut kādām kultūras akadēmijām un tam līdzīgām iestādēm. Es tur nepabeidzu, tā arī līdz galam. Nepabeidzu, Tāpēc es jau biju štatā Dailē un bija viena izrāda pēc otras, nebija laika pēdējos 3 eksāmenus nogārtot. Un pēc tam arī likās priekš kam. Tāda tipa iestādēs iespējams, ka var studēt un strādāt paralēli. Es nezinu, varbūt. Bet, piemēram, tur konservatorija vai medicīna, es domāju, nē. Kā? Paralēli partneris jau ir, kurš rukā vai sieva var izmācīties. Tad pieņemsim, kad mēs runājam par studentu vīrieti, tad viņam sieva pelna naudu, ja? Viņš varētu studēt. Tā, starp citu, mēdz būt. Mums, starp citu, bija interesanti, bija tāds raidījums par visādām ar erotisku saistītu dziļi ar džili. Un tur bija pornoaktris, jauna beiba, 21 gads. Viņa tā arī teica, viņa pelna naudu, džeks studē, viss ir ok. Tas, ko tev saka un ko raksta žurnālos, tas ir viens. Bet, kad tie paši personāži atnāk pie manis kabinetā, Ok. Vēl man bija ieskaiet uzreiz prātā vienmēr tāds jautājums, un es tur diezgan strikts. Mēs runājam par tām dzemdībām, un tos nāves sajūtu. Es vienmēr esmu uzskatījis, principā neesmu piedalījies. Man šķiet, ka pašās dzemdībās nav jāpiedalās. Jo visi tie asiņainie skati, viņi tomēr sačakrē to seksuālo kaut kādu, tev paliek tie skati, un tas tev traucē un disfunkciju rada principā pēc tam tālākā dzīvē. Bet daudzi iet un skatās. Jaunākās meitas dzemdībās piedalījos.
Bet es esmu izņēmums, jo es esmu studējis zemniecību, un es esmu studiju procesā. Tev tas nebija nekas tāds? Jā, ja viens vīrietis pirmo reizi nokļūst zemdībās, tad es pieļauju, Reāls šoks? Kad var būt situācija, ka tam personālam jānodarbojas ar to tēvu, nevis ar māti. Bet arī pēc tam ir traucētas tās seksuālas. Beidz, viņam ir galvā tie asiņainie skati, viņam kaut kādu to erotiku nočakarē. Man daži vīrieši tā ir teikuši, bet saprot, tas ir, tā, kad sieviete staigā ar vēderu, vai tā, ka viņa ir arī nozīsta nedēļniece vai ilgāk, ja? Viņa arī nav, nezinu, kaut kādam perversam tipiņam var izraisīt kaut kādas seksuāla rakstura fantāzijas un vēlēšanos kaut kā viņai tuvoties, ja? Bet tas ir kaut kāds dabisks aizliegums, jeb ierobežojums. Labi, bet tas nav tik šokējoši kā... Te ir individuāli, es domāju, tas ir ļoti individuāli. Vienam ir okei, vienam tas satuvina ar sievieti, citam tas izraisa problēmas, cits vienkārši to nedara, jo uzskata, lai nebūtu problēma, apskrien to. Bet, sieviete, kurai, teiksim, plauškars un 39 grādi arī neizskatās erotiski, vai ne? Ja viņa ir visu laiku bijis tāda karēviska un baigi enerģijas pārņemt, tad nebija tas vājums un rozā vajag iedot kontrastu. Nevar tik viennozīmīgi pateikt. Labi, neiedziļināsimies tēmā par to, kāds var būt vīriešu seksuālās fantāzijas. Bet es nepabeidzu to domu par to sievieti kā ceļš starp dzimšanu un nāvi. Ja? Facebookā bija interesanta bildes, kas autors bija, bet tur bija tā, ka, ar vārdu sakot, no dzemdes iznāk cilvēku rinda un citā dzemdē aiziet. Un kas tā cita dzemdē ir? Otra pārēja. Un ko tas maina mūsu dzīvē? Tas maina to... mēs kā faktu, labi. Okay. Tas maina to, ka mēs ar sievieti saistam šo ceļu, vai šo, var teikt, tā trubu starp dzimšanu un nāvi. Bet man nav tāda asociācija attiecībā uz sievieti kā trubu. Nav, tas ir... Es neskatos sievieti, trubaņas. Tas ir intelektuāls produkts, tas ir ilgu mana darba... Auglis, jā. Var nesaukt trubu, var saukt ceļu, jā. Bet kas ir absolūti objektīvi? Katras sievietes ar viņas māti iet tiešās radniecības ķēdi līdz pat pirmai sievietei uz zemes. Tad mēs pie Ievas nonāksim. Pie Ievas? Jā. Tad no viņas ir radušās visas pārējās sievietes. Un tā ir tiešā radniecība. Bet ja mēs tad sākam skatīties šādos, nepierādāmos kaut kādos konceptos, ka jau pirmā sieviete, beidz. Pagaidi, sauc kā viņi grib. Tad mēs varam arī nonākt pie tā, ka vīrietis sēd krogā ribiņas un domā, ka viņš ēd sievieti. Nē. Tas ir pilnīgi dabas zinātnisks fakts. Neviens vīrietis nav zināms, kas būtu dzemdējis pareizi, ja tu zini tādu. Modernās tehnoloģijas jau kaut ko tur šobrīd kaut ko veido. Klausies. Pagaidām nē. Pieņemsim, ka pagaidām nē. Tev vajag kaut kāds dzemdniecības kursus iesācējiem. Es tos esmu gājis, kad es pirms pirmā bērna dzimšanas visas Benjamina Spoka grāmatas. To gan nevajag. To nevajag. Tas tagad ir droši vien novecojušas fiškas. Bet saprot, kas ir tas galvenais? Tā sieviete 9 mēnešus nesā to bērnu. Un pēc tam viņu piesaista. Ir piesaistas teorijas. Tās ļoti labi izstrādātas. Kopš video uzņemšanas iespējas ir visādi gudrinieki ir pētījuši, tās interakcijas, kas notiek starp bērnu un māti. Ja? Un tas galvenais ir tāds, ka tā mātei jāpārliecina bērns, ka viņa kad bērns ir nonācis drošā vietā. Tad no tā, kas tur notiek, atkarēs bazālā drošības sajūta, vai tu ienāc kaut kur un jūties gaidīts,
Ja tu kaut kā celiecies 7 līkumos esi. No tā, kas tur notiek, teiksim, izveidojās spēja sadziedēt zaudējumus, tad sadziedēt, jeb nesadziedēt. Tad tikt pār likteņu triecieniem. Tas ir tā, kas bērnu noticis viņa pirmajā dzīves gadā. Un treškārt, visas atkarības lietas. Viss tavs cigaretes no pirmā dzīves gada. Es līdz 21 gadam nesmēķēju vispār. Bet runa iet par objektu, kas dod drošības sajūtu. Jā, neiedzināsimies, es piedodu, ka es to attiecināju uz tevi, jā? Nē, ir labi, man tieši patīk, jo es arī tavus tekstus lasot, visu, tā kā piemēroju sev dabiski. Jā. Var teikt tā, ka tas ir tā kā dažādas mātes pret bērniem attiecās tikpat atšķirīgi, cik atšķirīgi ir dažādi muzikāli gabali. Bet arī cilvēki, kas ir kaut ko dzīvē sasnieguši, vai ģēniji, un tur mēs atradīsim visu. Ir māte, tur bērnībā nomirusi, vai tēvs pametis, mums tur visu spektru atradīsim. Jā, tas tieši tāpēc nepierāda. Spektru. Katrs gadījums unikāls. Bet ir, saprot, ir pasaulē ļoti daudz skaņdarbu, bet ir tikai 7 notis oktāvā. Ja? Protams, ir daudz cita, teiksim, momenti, kas to mūziku ietekmē, ja? Bet principā, tā toņkārta klasiskā, viņa ārpus viņas nevar iziet. Ja? Es nezinu, ir kaut kādas atonālās mūzikas, ir kaut kādi indiešu harmonijas, varbūt, ja? Es neesmu speciālists, bet principā tā klavieres, tās eiropiešu klavieres ir tādas, kādas viņas ir. Un ap tām klavierēm viss tur notiek, vai ne? Tāpat ir arī kaut kādas alfa un omega tajā bērnu attīstībā, vai ne? Tāpēc tā māte ne tikai piedzemdē, bet viņa ievad dzīvē. Un tur tēvs nepiedalās. Tēvs piedalās kā naudas maks, ja? Kas dod drošību mātei, māte dod drošību bērnam. Ja? Tad tas viss kopēji šī te pārēja, ja? Šajā virzienā. Ja? Un virzienā atpakaļ tas ir tā kā atgriezties. Bet jautājums ir, pat ja mēs to pieņemam, mēs to zinām, kā faktu, kā tu saki, ja? Ko tas maina mūsu dzīvē? Ko mēs ar to varam darīt vai nedarīt? Tas maina to, ka mēs sākām par to, ka dzimums attiecās tikai uz dzemdēšanu. Bet tā dzemdēšana, viņai daudz tālākas konsekvences. Tad, ja sievietes nodarbojas ar šīm te lietām, dzemdēšana un miršana, ja, tad tas, kas ir vīriešu uzdevums, ir apgādāt šo procesu, materiāli nodrošināt, vai reflektēt par šo procesu, izskaidrot. Vienalga, tādā veidā kā tu, vai tā kā tu, jeb tā kā es, ja? Tā kā dažādās atskaites sistēmās parādīt, kas tajā dzīvē, kur, teiksim, veido sieviete, ja? Vai sieviešu rinda šīte, ja? Kas tur notiek, ko māte nodod meitai, ko viņa nenodod meitai. Kāpēc bieži ir tāds zigzags, kad mazmeita ir līdzīga vecmāmiņai? Ja? Par to es atkal runāju citā grāmatā, meita un māte. Bet tas, sausais atlikums, šo zinot, tā doma tāda, ka sievietes un vīrieši var izdarīt kaut kādas secinājumus un attiecīgi izejot no tā, veidot kaut kādu savu būšanas paradigmu attiecīgi, lai kaut kādas kvalitatīvākas procesas izveidotos. Tā iedomāju. Tāpēc mums ir to vajadzētu saprast. Jā. Ir jau traki grūti, ka katram cilvēkam ir tikai viena dzīve. Līdz ar to, teiksim, viss ir tīraksts. Tu neko nevar rakstīt melnrakstā, vai ne? Man ir tā priekšrocība, ka, es redzu daudz cilvēku dzīves. Pie kam nevis, teiksim, tā kā tu no rakstītā dramaturgu izfunkcionētā... Es arī vēroju dzīvē. Jā, tu to salīdzini, ja? Bet redzi, kā tu ņem to materiālu no tiem glancētiem žurnāliem?
no sevi paziņām. No glancētiem žurnāliem. Нет. Nē, labi, bet saprot, manā kabinetā ir raudām lakatiņi. Cik man viņi netiek izraudāti, jā, bet žurnālistam neviens nerauda. Vai ne žurnālistam lielās? Dažreiz sūdzās. Sūdzās, jā, bet tāpat kā prokuroram, neviens taču neatnāk un nesaka, teiksim, viss, ko jūs man inkriminēsiet, viss ir patiesība. Es visu atzīstu. Bet klausies, psihoterapijā pāru. Atnāk pie tevis vīrs un sieva. Nesen satiku vienu džeku, kaut kā par tevi iegriezās sarunu. Viņš kā mēs gājām ar sievu pirms 10 gadiem. Un viņš mēs to savu rūpu izstāstījām. Un viesturs saka, jums nav jābūt kopā, ejiet katrs savu pusi. Un viņi aiziet, un tas džeks saka, neko, ja dakteris saka, bet tagad viņi dzīvo tā kā laimīgi joprojām. Tad varbūt es nebiju vēl tik daudz sapratis kā tagad. Bet man tajā brīdī, es nesen tieši tādu grāmatu par vienu tādu ļoti lecīgu psihoterapeitu lasīju par reālo, kurš visu laiku ar tādām provokācijām, un es tā saprotu, ka, sakot, jums nav jābūt kopā, ka tu aktivizē tajos cilvēkos kaut kādu iekšējo, nifigā, mums ir kā, un es sāku domāt, kāpēc mums ir jābūt tā kā no pretējā izejot. Un man likās, ka tur tāds joks ir. Nē, bet redz, principā jau, tas, kā es tagad domāju un uzskatu, ja, ka, ja jūs esat radījuši bērnu, tad tas jautājums ir liekas pilnībā, ja. Es esmu šokā. Jā. Nē, tu man nepiekritīsi. Nē. Es nemaz to arī negribu. Es jau negribu arī tevi pāraudzināt. Bet, vairs nevar. Tad, kad cilvēki atnāk pie manis un saka, varbūt šķirties, tad es saku, jūs šajā lugā neesat galvenās personas. Jūs tādu jautājumu uzdodat. Jūs automātiski esat palīga personas. Pirmās lomas uz skatuves, iegūst jūs bērni. Ja, tad kas ar viņiem notiek visos variantos? Ja, kas notiek, ka jūs izšķiraties, kā jūs izšķirties, kas notiks ar tiem bērniem pēc tās šķiršanās? Kā jūs organizēsiet viņu dzīvi un audzināšanu? Ja, jo bērns jau atpakaļ neiestums, ja? Nevar sākt no tīras lapas, ja? Bet tevis cienītais Imants Ziedonis, kur tev arī patīk citēt, viņš saka, bērni kā tie nākuši tālā ir brienu taisni upē. Tā man upē, es saprotu ar brīvību. Tu saproti, cilvēkam ir tāda nelaime, kad aizsargāt kļūdas, ko viņš pats ir izdarījis. Redzi, bet tagad šitā interesanta vieta, to, ko es tagad nedēļu tev gatavojoties, izlasot grāmatu un ļoti daudz to interviju, gan video, gan rakstītās. Un šī tava tēze aizstāvēt to, kā tu teici, paprecizē vēlreiz, aizstāvēt to, savas kļūdas. Jā. Redzi, tev ir tā sanācis dzīvē, ka tu esi tādu pamatīgu ģimeni uzbūvējis, tev ir 3 meitas, tev ir 8 mazbērni, varbūt jau vairāk, jau 10, redzi, un ka tu arī to visu būvē ap to ģimeni, tā kā to savu visu to pasaules redzējumu, ka tā ir tā prioritāte, jo man tā ir sanācis, un man ļoti labi guļās tas, jo dažreiz smieglīgi tie psihoterapeiti, kur ģimenes terapija un pašas jau cik reizes sačakarējuši ģimeni, ja? Baigi maz ticības viņiem. Tev tādā ziņā ir ticība, jo tev tiešām ir šis lielais cilskoks, ja? Un es redzu, kā tas strādā. Ja, bet, tavā gadījumā strādā, manā varbūt nestrādā. Nezinu.
Es domāju, ka tas nešķiršanās variants ir ļoti racionāls. Ja? Jo, piemēram, es iedomājos, es varētu arī, piemēram, 20 gadu atpakaļ būt izšķīries, tur kāda cita meitene atradis. Kāds man būtu tagad attiecības ar mazbērniem? Tad kāds vispār varētu būt ceļš pie viņiem? Ja? Kas vispār šitas tāds ir par onkuli? Jo tur jau parādās, viss jau klonējās, viss dubultojās. Tagad bija tēts un māma, tagad 2 tēti, 2 māmas, pēc tam nevis 4 vecvecāki, bet 8. Es redzu, kā tie bērni nonāk haosā un cik ļoti grūti ir šķirtajam vecākam, sevišķi tēvam, saglabāt ietekmējošas un audzinošas attiecības attiecībā ar bērniem. Kāpēc ir jāsaglabā? Bērns tā kā pieaugušā dzīvē izgājis, ko man viņu audzināt? Viņš pats tver pasauli, varbūt viņš tver daudz gudrāk un prātīgāk nekā es. Kāpēc man viņam jāmāca kaut kādu manu pasaules uztveru? Tāpēc, ka es redzu ikdienas, kas notiek, kāda ir tēva funkcija. Ja, teiksim tā, kas notiek ar cilvēkiem, kuriem nav bijis tēva, kuram tēvs ir bijis ierobežots, kuram tēvs ir bijis šitāds vai tāds. Ja? Tur varianti, ja? Entākie. Bet ja tu 25 gadus to klausies, vai 30, man jau sajūtas. Schēmas apmēram tās pašas paliek. Tā schēma paliek tā pati, tikai viņi arvien vairāk diferencēs, viņi kļūst smalkāk, vai ne? Vien vairāk nianši, bet pamatlietas jau ir tās pašas. Saproties, ja? Es atkal tikai no savas pieredzes, ja? Mana meita vecākā ļoti ātri palika tā kā bez tēva, sauksim to tā. Pēc tam kaut kur viņš bija, kaut kur viņš nebija. Un kad viņa pat ir pieaugusi, viņai ir 3 bērni, superīga ģimene, un es pat nesaprotu, ko vēl labāk. Viņa pat ļoti labi izauga un orientējās pasaulē un laimīgi dzīvo savā lielajā ģimenē. Es esmu sūdīgs vecstāvs, jo es pats ar sevi paņems, man nav laika mazbērniem, jā. Tur es saprotu. Viņa man jau nesen zvanīja un teica, varbūt aizējā tiem mazdēliem uz kīno, sādāk viņi ir aizmirsuši, kā tu izskaties, un tas ir patiesība. Un es zinu, ka tas ir mīnus, bet man ir maz ilūzija, man pagaidām nav laika, bet kad būs maz bērni, tiem es varēšu audīt vairāk. Te ir baigi svarīgās lietas vispār, ja? Es šādu, teiksim, ceļu vai tādu izvēli saucu par tādu, ka tu esi tā kā bioloģiskais tēvs. Ja? Un tas ir tā kā dzīvniekiem. Viņiem sociālā tēva nav. Sociālais tēvs ir arī sociāla konstrukcija. Bioloģiskais tēvs ir, tas ir sējējs būtībā. Ja? Kad to pašu grieķu mitoloģiju paskatās, ja? Cik tur Zevam bērnu, cik Poseidonam, no dažādām sievietēm, Heraklam. Labi, tās pasaciņas grūti attiecināt pret to realitāti. Teiksim, nevienam normālam cilvēkam ar šīm sengrieķu pasaciņām vai senebreju pasaciņām dzīve nemainās. Vistiešākajā veidā viņi paskaidro, viņi parāda. Ja? Kā šo fotogrāfu sauca, erotiskais fotogrāfs. Sokolovs? Nē, vecāks. Krievu uzvārds arī. Gleists? Nē. Es atcerēšos varbūt, ja? Labi. Es viņu bieži citēju vispār. Viņš pateica ģeniālu lietu, ja? Kaut kādā intervijā, kaut kad sen jau. Es lasīju, bet man viņas laika ir aktuāli. Ja? Viņš sievietē ir dabiski sevi parādīt. Viņa klientes ir sievietes, kas grib erotisko fotosesiju. Ja? Tad viņai dabiski sevi parādīt, viņa grib sevi redzēt, viņa grib, lai citi redz, viņa grib, ar vārdu sakot, viņa būtībā grib tikt pie bērna šādā veidā. Bet tai mazajai daļiņai, kas pie viņa aiziet. Līdz ar to mēs nevaram vispār runāt par sievietēm, ka viņām to gribās. Tas ir bieži jautājums, ko es uzdodu savām klientēm. Vai tu jau
bija uztaisīta teorētiskā fotosesija. Ja? Tad, Vai es vēl varu? Un diezgan bieži ir, ja? Bet viņš saka tā, ja? Ja tas ir vīrietim, ja vīrietis grib erotiskā fotosesiju, nu tad tā ir perversija. Ja? Kāpēc varbūt narcis sakals? Nē, tas ir Eirovīzija. Nē, bet mītus, grieķi, narcis, normāli. Narcis, atceries, skatījās ezeru ūdenī. Tik ilgi, kamēr tā viņu ievilka, jā. Jā. Un nēda, ne dzēra, ja? Labi, bet tās sievietes var nepārāk labi uz galvas beidzā, ja mēs runājam par dievietēm. Bet, teiksim, ko viņš saka tā? Vīrietim ir dabiski iezīmēt savu teritoriju, aizsargāt savu teritoriju un ķert dzīves. Nevis gribēt seksuālas attiecības. Tas ir bioloģiskais līmenis, kā saka, lācis iet pa mežu, viņš domā par zivīm, bitēm un ogām, un pēkšņi sajūt mananās, ja, kaut kur smaržo lācenes ovulāciju. Ja, tad viņš visu nomet malā, visu aizmirst, un tagad duj tajā virzienā, kur tā lācene ir. Ja? Ja atgriežamies pie manis senāk, pirms miljonus gadiem, es tāpat duju pa mežu, bet es neostu ovulācijas, es vienkārši medīju. Tā problēma ir tāda, ka Latvijā kāda 70 lāči. Bet tu nevari nevienu dienu pavadīt. 110 jau ir pēc pēdējiem, es tikko lasīju. 110, jā. Bet cik tu sievietes dienā satiec? Ja visu dienu grāmatiņā sēžu, to tikai sievu. Jā, bet ja tu izēji ārā uz veikalu? Tad bišķiņ vairāk, jā. Un dažām no viņām ir ovulācija, dažas no viņām smaržo. Daži saka, šitais dižais, skaistais vīrietis varētu būt man bērnu tēvs. Tas ir tā kā, mīts par Tespiju, kad Herakls ierodās pie viņa iedzert, viņi tur, dzer un līksmo, ar Tespijām 50 meitas. Protams, kādam 6 vai 8 sievām, ja, bet dēli viņi kaut kā nedzib, tikai meitas, ja. Un tas Tespijs saka, tu taču varētu būt man ideāls, teiksim, znocis saprot, ka tu nevar būt, bet, tu varētu būt manu mazbērnu tēvs. Herakls saka, kāda runa, Tad ir varonīgā versija, ka viņš tās 50 meitas vienā naktī apsēklo, un ir tāda, realistiskā, ka 50 naktīs, ja? Tad piedzimst 51 dēls. Ja? Tad 49 meitām piedzimst 1 dēls un 50 piedzimst 2. Ja? Tad, tas ir tipisks bioloģiskais tēvs. Ja? Herakls tos bērnus neaudzinās, ja? bet tie bērni būs lepni. Mans tēvs ir Herakls. Respektīvi, garīgā līmenī, tas tēvs būs. Dažreiz tas ir drausmīgi svarīgi. Es uzreiz gribu tevi nocitēt, jo tikko tajā grāmatā Dieviete, tu tā kā uzbrauci Kristam Kalniņam, kurš tur sūdzējies ir, ka viņam tur tēvs nav bijis bērnībā, bet tu teici, ka toties kādi viņam ir rāgi, par Imantu Kalniņu runājot, un ka tas atstāja iespaidu uz viņu dzīvi varbūt daudz lielākā mērā, nekā viņš tur būtu baigi daudz bijis klāt. Tas bija tā diezgan paradoksāli izklausīt. Garīgā nozīmē, bet tādā emocionālā nozīmē ar dēliem ir tā, ka vīriešu spēks izpaudzējuši, manuprāt, 3 paudzēs. Ja vectēvs, tēvs un dēls kaut ko var izdarīt kopā, ja viņiem ir laba komunikatīvā saikne un kaut kāds kopējs projekts, tad tas ir spēks. Ja vīrietim nav kontakts ne ar savu tēvu, ne tēvu, tad nozīmē, viņam jāsāk viss no sākuma. Labi, man kontakts bija ar tēvu, jau nelēķi, bet ar tēvu, gudīgi sūdz, pat nezinu, kurš tas bija un kā viņu sauc. Un man neliekas, ka es pazaudēju kaut kādu spēku vai kaut ko. Vai nav tā, ka
katrs ir unikāls un nevar tā visu sabās teorijās. Tur jau, mēs jau toreiz tajā Marijas Stjorta sakarā tur diskutējām. Jā, skatītājiem pastāstīšu, viesturs nāca palīgā pie mani iestudēja Marijas Stjorta. Viesturs zīmēja visus mums ar aktieriem kopā ciltskokus. Uzreiz visiem kļūst skaidrāk, kas ar ko kā, jo tur tās karaļu dinastijas tur tik sarežģīti viss. Bet tur bija arī, kā mēs skatījāmies, taču, kā varēja nonākt līdz tam, ko darīja Henrijs VIII, vai ne? Mēs taču runājam par sarkanās un baltās rozes karu, ja? Un tur ir, kaut kādi 300 gadi tas ir. Ja, kāda jēga par to būtu runāt, kāda jēga vispār Šekspīram būtu rakstīt? Tas vēsturiskās... Tu domā, vispār, jā. Tas vēsturiskās lugas, ja, kas būtībā ir ideoloģija faktiski, ja, kas nāca reliģijas vietā, ja, kas paskaidroja, tā teikt, Anglijas karaļnama vēsturi caur tādu prizmu, kā jāsaprot. Kāpēc viņiem tas būtu jādara? Tas ir kaut kas līdzīgs tā kā Puķinam tagad, vajag izgudrot jaunu vēsturi. Vai ne? Vajag ideoloģiski to vēsturi kaut kā ierobežot, bet viņš, Šekspīrs jau to dara ģeniāli, tāpēc, ka tur nav kļūdas no tāda ģenealoģiskā viedokļa, ja? Jo visi tie varoņi principā rīkojas loģiski, saskaņā ar tiem dzimtskoku likumiem. Ja? Tur arī nekur nav tas, ka ģimene ir ok. Šis konstrukts, ka tas ir baigi būtisks. Izņemot mantiniekus. Tas ir tā kā, Hitlers teica, ka viņš nevar precēties ar to Evu Braunu, tāpēc, ka viņš ir precējies ar Vāciju. Jebkurš karalis taču ir precējies savu valsti pirmām kārtām, vai ne? Jā. Bet, tas ir saruna indivīds vai dzimtskoks, ja? Tur ir tā lieta, ka mēs jau dzīvojam divas dzīves. Mēs dzīvojam individuālo dzīvi, bet mēs dzīvojam arī kolektīvo dzīvi. Ja? Mēs esam daudzos kolektīvos. Visdabiskākais kolektīvs ir ģimene. Bet tā, kad tu aizies uz teātri, tu jau neesi viens. Tur ir, cik lai viena izrāda sagatavotu, cik tur cilvēki piedalās. Ja? Viņiem saskaņot, jāstrādā. Ja? Tas nozīmē, viņi visi veido vienu organismu, ja? Kas izdara kopēju darbu, un citādi nevar. Tur viens ģēnijs, tur režijs, kaut kāds tur guru, tur tagad, vot es, ko tu? Ir daži ģēniji, kas var. Bet es jau visu laiku valku pie sevis, ja? Uz savu piemēru. Nešķiroties no pirmās sievas, dzīvojot tajā kaut kādā, es tagad pat teiktu, moderno koncepciju pamatā, kā vīrietis ciešot emocionālo vardarbību, par ko es nesūdzos. Un tajā brīdī savos 20 gados domāju, ka tā visi dzīvo droši vien, ar mazo pieredzīti savu empīrisko. Ja es tajā brīdī nešķirtos, ja mēs dzīvotu kaut kādā tādā ārprātā, ar to, pie tā, ka es biju, tiešām centos no visas sirds, bet pretī tev ir tas, kas tev ir. Un es domāju, ka tā meita neizaug par tik foršu sievieti, kāda viņa ir tagad, ar tik stabilu ģimeni un tik pozitīvi, ja viņa redzētu visu šo, kad nonāk līdz apzinātam vecumam, redzot visu šo, viņai būtu 100 reizes daudzāk traumu un neveiksmīgāka dzīve tālāk. Šis stāsts par Kristu Kalniņu drīzāk domā, Vedina domā tā, ka es negribu, lai maniem bērniem būtu tā kā man. Ja? Tādā veidā var dabūt motivāciju, tā kā labot kaut ko savā dzīvē. Viņš jau neko neizlaboja tādā ziņā.
Jo, kā sagadījies, kā nē, bet mana horeogrāfa un asistente ir tieši viņa meita, kur viņš jau maziņu pamet un bija prom un nelikās nezinis 18 gadus. Tad mums ir pavisam ābec. Jāpasaka, ko tēva trūkums dod meitai un ko viņi dod dēlam. Ja? Teiksim, kāpēc, kā iedarbojas šķiršanās pašos pamatos. Tad, ja tēvs pazūd meitai, tad tiek aktivizēts tāds sens arhetips. Tā ģimene paliek savā, paliek tāda atkailināta, respektīvi paliek māte un meita faktiski. Ja? Jo viņas nekad nešķirsies, dēli jau aizblandīsies, bet māte un meita paliek. Bet tas nozīmē, ko? Tā ir pasaule, kurā ģimene, tas ir sievietes, un vīrieši ir tie, kas blandās riņķī. Bet tikpat labi tev var uzrasties patāvs. Pie tā nonāksim. Un teiksim, tādā primitīvā sabiedrībā, viņi ir tādā pusauģa līmenī, ja? Tā kā Arābu valstīs, ja? Tā kā Gazas joslā, kaut kas starp Eiropietu un mērkaķi, ja? Kaut kur tur par vidi. Šī tu vari dabūt cancel culture. Labi, jā, labi. Bet tas nozīmē, ko? Viņi jau to ģimeni, to māti un meiti laupa un varo. Viņas taču nevar dzīvot mierīgi un laimīgi savā meža būdiņā, ja, tā kā Aspazijas lugās, kur tur, ja. Tas nevar notikt, ja, jo tiem vīriešiem gribās seksu, viņiem gribās ēst. Tāpēc tā motivācija, kāpēc vispār tiek pieņemts vīrietis tajā ģimenē, ir, mums vajag apsargu. Saprot? Okay. Visās nedrošības situācijās tas ir tā. Mums vajag vīrieti, kas mūs aizsargā. Ja? Tas ir tas pats refleks, kas 90. gados pēkšņi visās mazajās bodītēs parādījās apsargi. Tas, ka bīstam situācija. Pirmā, teiksim, tēva loma ir apsargs. Bet ja šis apsargs visu laiku Svētais Sebastiāns glaznā visu laiku ir ar bultām šauts ikdienā tiek, un bērni to redz, kā tur tā drošības sajūta. Viņi tāpat pilnīgi šķērs priekšstats rodas pa dzīvi. Kas apsargs? Labāk, kad viņa neredz visu šo ārprātu. Nē, ja meita redz, kā tēvs cīnās par ģimeni, un meita jau to uztver tā, ka mātei, jo te nekāda darīšana nav. Tas ir mūsu lieta, tēvs un es. Tas nozīmē, ja tēvs aiziet, tad viņš jau no mātes aiziet, viņš no manis aiziet. Ja? Un šeit tām meitenēm, tām sievietēm, ar ko man ir jāstrādā, gandrīz vienmēr ir tāda izbrāķētības sajūta. Ja? Es tev pilnīgi piekrītu. Ja. Bet tu taču saproti, ka tu strādā, un teiksim, 100 sievietes tam ir izgājušas cauri, liela daļa veiksmīgi, 10 neveiksmīgi. Pie tevis jau atnāk tās, kurām tas ir neveiksmīgi un traumatiski. Tās, kurām īpaši nekādu traumu tas neatstāja, viņām viss forši, viņas pie tevis neatnāk. Un līdz ar to, savukārt, ja tu redzi tās 10 sievietes, tev liekas, tad tas visām tā ir. Zini, 30 gados diezgan jau daudz ir sakrājies. Jā, bet tev nāk tās. Nevis tām, kurām šis nekādu traumu neatstāja. Teiksim, ja viņai ir, zini, kā, tik lēni, tā kā pulkstens rit man velk stundu 16, ja, viņi stāv pie virpas, viņai jācīnās par izdzīvošanu, ja. Skats, ka viņi pie manis neatnāks. Ja, bet varbūt viņa ir vienkārši laimīga, un viņai nav pie tevis jānāk. Viņai viss forši dzīvē. Tas iespējas nerodās. Tu domā, ka nav laimīgi sievieši, kuras ir tēvs bērnībā pametis? Come on. Nē. Tas tam nevar piekrāt.
nu, teiksim, to mēs tā nevaram teikt, laimīgi, nelaimīgi. Tur ir simtiem varbūt kritēriju, vai ne? Bet es tev saku tikai ģenerālākās lietas, ja, par kurām ir jādomā un kurās ir daudz nianšu. Ja? Līdz ar to mēs nevaram vispārināt tomēr. Protams, tas ir, ka tas noteikti tad ir tā. Mums ir arī tāda galējība, ja? Teiksim, kā es saku tā, ir meitene, kurai 10 gadu vecumā ir nomirst tēvs. No 13 gadiem viņa ir atradusi veidu, kā nopelnīt naudu. Viņai ir 24, viņai ir savs biznes, viņa ir augstākā izglītība un viņa ir bērns pat. Un no malas skatoties, liekas, vispār self-made woman. Bet viņa nāk pie tevis un sūdzās, ka viņa nav laimīga. Jā. Tāpēc, ka viņa ir, teiksim, hiperkompensējusi to savu galējo iekšējās nedrošības sajūtu un izspiedus no sevis neiespējamo. Ja? Un viņu skatoties no malas vai intervējot spožiem žurnāliem, var teikt, tad super, ja? Ja mēs paskatīmies paradoxālāku situāciju, tieši šo pašu, ko tu pieminēji, ja viņi nebūtu izspiedis no sevi visu maksimālo, viņi īsti nebūtu nekas, un viņi vienalga būtu pie tevis. Cilvēkiem piemīt kompensācijas spējas, vai ne? Tad, protams, kad, ja sievietēm tās nepiemīstu, tad latvieši nebūtu pēc 20. gadsimta 2 pasaules kariem. To mēs par jebkuru tautu varam pateikt. Var tā teikt, jā. Par tām, kuras ir saglabājušās. Ja? Bet tad tur ir tas moments, ja, ka, protams, ka, ja sieviete dzemdē bērnu, tad viņai ir jābūt gatavai to bērnu izaudzēt vienai pašai, jo bērnu tēvs var krist karā. Ja? Un tas ir arī ārkārtīgi interesants sociāls fenomens, ko es saku, kas parādās pēc 40. Kad, piemēram, sievietes mēdz būt nostājušās savām kājām, profesionāli, finansiāli, un kad bērni ir paaugušies. Dažreiz viņi sāk nejauki izturēties pret savu bērnu tēviem. Nevis dažreiz. Bet diezgan bieži. Un tad es saku, es šo uzdevību saucu par vīra izlikšanu pārdošanā. Ja, un tas jau ņemiet, man viņu vairs nevajag. Jā. Respektīvi tā, lai viņš iet un atbalsta kādu jaunāku un nedrošāku. Man ir viss ok. Jā, man ir viss ok. Saprot, un tas jau arī notiek. Viņš jau arī, tad, ja viņu izdzen no mājas, tad viņš atrod kādu, tiešām jaunāku un nedrošāku. Tad viņš metās, jaunās atbalstīšanas grūtībās. Bet redz, bet tas ir tāds refleks, ko es saku tā, kā sievietes padalās ar vīriešiem. Ja? Solidaritāte sieviešu. Jā. Un kas ir, ko es saku, ja šitāda refleksa nebūtu sociumā, tad pēc kara tautai jāizmirst. Tāpēc, ka ļoti daudzām sievietēm tad, ir konsekventa monogāmija. Tad daudzām sievietēm jāpaliek bez bērniem, jo viņām vīrieši nepietiek. Vai arī citautiešus jāņem? Jā, tas ir atkal okupantu sievas, jā. Labi, piedod, tagad viens. Bet kā tu uzskati, šajā šodienas kontekstā, ka, piemēram, nāk Krievs virsū, tagad nolikt tos visus pāris dienās, kamēr NATO atnāks, nolikt visus tos latviešu spējīgos sēkliniekus gar zemi, lai valsts paliktu, un pēc tam nebūtu, kas tās latviešu sievietes apsēklo, izņemot maybe okupantus vai tos pašus NATO karaspēkus, kas pēc tam tos Krievus izzīs, jo tad vairs nav šo, tad mēs runājam par to, ja mēs stāvam pretī pāris dienas, visi karot spējīgie vīrieši, visu, tomēr Krievu pārspēks ir skaidrs, mēs viņus visus noliekam, jāpaliek brīva zeme ar vientuļām sievietēm. Tur ir tas, būtībā uz to mēs varam skatīties kā uz tādu riestu. Sievietes, latviešu sievietes, Latvijas sievietes sarīko riestu.
parādiet, kuri spējīgākie vīrieši. Bet šitie latvieši, tur krievi, musulmaņi, nu tad kam ir tiesības galā, ja, uz mani, ja? Vienalga, tā kā tur mēģņu riestā vai briežu riestā. Karš ir tāpēc, ka sievietes rīko te kaut kādas sacensības. Jā. Mēs ar šito runājam ar Andru Manfeldu. Viņas grāmatas virsnieks ielas sakarā. Es lasīju, neizlasīju. Es vēl tur uzrakstīju arī pie sevis kaut ko. Man tāds, ka viņai, protams, neapzināti, vai ne? Bet tur ir parādījies, kā latviešu sievietes prec krievu virsniekus. Jā, protams. Tas ir Rukšānai bija tajā. Tas ir tā kā... Krievāda. Jā. Tad, kas tas ir? Tas ir drošības meklējumi. Tas krievu virsnieks padomu laikā, viņam bija pieeja pie kaut kādām tur desām vai šmotkām vai kaut ko tādu, jā. Labi, bet jebkurš normāls cilvēks to pateikt, ka tagad latviešu sievietes tā norganizēja, ka Krievi uzbruk, lai paskatīsimies, kurš tas ir bioloģiski iestošana tā. Tas ir būtībā jautājums tāds, vai latviešu vīrieši spēja uzbūvēt tādu armiju, ka Krievam nav intereses nākt. Ja? Tas tāpat ir skaidrs, nozīmē, ka nav. Šitās sievietes mēs runājam par masām. Tur ir ar masu nospiedīs tāpat ar ieroču daudzumu. Bet ko tu saki šādā gadījumā? Gudrāk viņus ielaist, nenoliekot visus karot spējīgos vīriešus un tādu sēklot spējīgos vīriešus. Ielaist viņus un tad kaut kā politiski mēģināt izdzīt ārā, vai tomēr noguldīt visus un tik un tā viņi te būs. Pēc tam NATO izdzīs, labi. Ja ir šitāda izvēle, kas ir pareizāk? Es domāju, ka tomēr jācīnās. Tomēr tu uzskati, ka tu tādā veidā, ka tu aiziesi bojā, tur ir rūpi par savu sievu un 4 bērniem, kuriem pēc tam būs jādzīvo šajā pasaulē? Vai prātīgāk viņam aizvest tās sievu un 4 bērnus kaut kur citur? Bet kāda ir alternatīva? Tad atdot savu automātu tam ienaidniekam un skatīties, kā viņš izvaros mans meitas? Nē, viņš aizved savas meitas prom uz citurien, kur ir drošība. Tā ir. Un pēc tam turpina par viņām rūpēties. Jā, nevis aiziet, noliek galvu par kaut kādu. Tā, protams, ir alternatīva. Bet tie cilvēki, viņi nebūs latvieši 3. paudzē. Viņi atpakaļ nebrauks. Kaut arī te viss sakārtosies. Bet savukārt, ja viņi te nogulsies, tāpat viņi latvieši beigsies vīrieši. To matemātika jau Ulmans jau vienreiz pārbaudīja, kā tas ir. Vai pateicoties viņiem šai gadījumā arī nebija pareizi? Es pieņemu, ka daudz man nepiekritīs, bet tomēr es teiktu, ka tas nebija pareizi. Tomēr vajadzēja noguldīt tos latviešus. Tas nebūtu Tāpat viņi zaudēt. Tas tāpat skaidrs. Objekti. Bet tā vēsture būtu citādāk. Citādāk būtu, bet vai citādāks vienmēr ir labāks? Pasties, Somi kāvās. Jā, ir kaut kāda situācija, augstums, tie meži Somu tā ģeogrāfija, ok. Mums jau arī Krievi ienāca caur Lietuvu. Mums jau arī izbrauc caur tiem zilupas mežiem ar tankiem. Nav tik vienkārši. Tagad jau... Purviem. Jā, turklāt, tajā laikā jau, taču, kas tad bija? Cik vīri zem plintas, jā? Šodien taču ir pilnīgi cits karš. Tas, kas Ukrainā notiek, tas jau nav modernais karš. Ja, mani vairāk interesē, cik tā armija ir apbruņota un apmācīta. Ja? Ja tā ir Šveices armija, Izraels armija, kur visiem vīriešiem un arī sievietēm ir militārās profesijas, un reiz 5 gados tev iesauc uz 2-3 mēnešiem, tev ir jāapgūst, kas ir par to noticis jauns. Ja? Somijā uz vienu cilvēku ir vairāk
teiksim, ieroči nekā Amerikā. Par Ameriku saka, viņi pārbruņot. Somiem katram vīrietim mājās ir ne tikai medību visi, bet arī strelnieki ieroči, kas glabājas seifā, un ir, teiksim, šaušanas klubi, kurā katra vīrietis vai sieviete vai ģimene var svētdienā doties pašaudīties. Un ar šitādi ieroci, tādi ieroci. Mums te uzskat, ka, nu, ja tev būs mājā ierocis, tad tu noteikti tur kaimiņu nošaus, ja? Nu. Bet man vēl negribās šaudīties. Jā, tas ir jautājums, kuram vīrietim ir tiesības dzīvot. Tam, kuram negribās šaudīties, piedod. Labi, bet tu pats minēji to Izraēlas armiju. Nu, skaties, pusgadu viņi netiek ar kaut kādu vienu kreiso grupējumu galā. Nu, ko, 2 miljoni? Kur tu liksi 2 miljonus cilvēku? Nu, nav par to stāsts par to, ka viena no modernākajām, apbruņotākajām armijām netiek ar vienu fucking grupējumu mazā zemes pleķītī galā. Jā, ir visādi objektīvi apstākļi, bet viņi netiek ar to galā. Nu, bet ir tikai pāris mēneši. Ne jau pāri pusgadam. Nu, labi, no 7. oktobra. Nu, labi, pusgads. Bet tur jau tas jāskatās, ir tas konteksts. Ja? Teiksim, Irāna, Hezbollahs, ja? Nu, tad šitie trakie tie, kas tur Jemenā, ja? Nu, visi taču grib iedzīt tur žīdus tajā jūrā. Viņiem ir... Šobrīd neviens cits, jā, Irāna nodemonstrēja, jā, viss saprata, normāli apmainījās pieklājībā, viņi pat negrib iesaistīties, tas bija tikai žests. Bet čamējos, un šobrīd jau arī Amerika iesaistās, nu, ka nedrīkst to pēdējo Rafaku, tagad, nu, ebreji tur tālāk turpināt operāciju, jo tur ir daudz civiliedzību. Kāpēc viņi to dara? Tāpēc, ka Amerika ir pilna ar musulmaņiem. Jā, tāpēc, ka visas universitātes, visas protestē, viss. Jā, un teiksim, nu, viss izšķir demogrāfiju, jā, tad skaidrs, ka musulmaņi arī Amerikā ir vairāk nekā ebreji. No, bet no ebreji tie, kas līdz šim ir tās universitātes finansējuši, tagad būs pašvaki būs. Nu, sākas problēmas. Jā, tieši tāpat, nu, kā Velbekam bija tas romāns, aizmirsu nosaukumu. Pakļaušanās, jā. Nu, vienkārši tīri aritmētiski viņi visu laiku tur dzemdē tos vārnus, un viņi vienkārši vienā brīdī ir skaitliski vairāk, un viņi nobalso vienkārši tīri demokrātijas ceļā. Jā, bet Velbeks, manuprāt, perfekti parāda reformāciju. Kā mierīgā ceļā, teiksim, kristietības vietā ienāk islams. Un pat nav jākaro, nav terora aktivēji. Ko visi mierīgi pieņem, jā? Jā, nu līdzīgi, kā, teiksim, Henrijs VIII, viņš negrib ar to Aragonas Katrīnu dzīvot, jā? Lai gan viņiem 5 bērni, bet 4 miruši, jā? Nu, viņš izdomā, ka viņš neklausīs pāvestam. Viņš nodibinās savu baznīcu, jā? Tā kā arī pirmo tur pats Konstantīns. Viņi tāpat izdomāja šo visu to reliģiju, lai kontrolētu tā kā masas. Jā. Viss tā kristietība jau tāpat ir radusies būtībā. Jā, bet, nu redz, kristietības kultūra ir svarīgāka. Nav tik svarīgi tie cilvēki, kas tur katru svētdienu iet uz baznīcu. Tā kultūra jau arī nāk no inkvizīcijas un šitām fiņām un neiecietību un nespēja pieņemt, nespēja. Jā, bet viņi rāda tik daudz svarīgas kultūras sekas, kuras nav tieši atvesinātas no kaut kādas reliģijas, jeb reliģiskās kalpošanas, bet kas tomēr atstāja ietekmi. Nu, tu domā tā kā tos 10 baušļus, tas tā kā jau pirms tam bija skaidrs. Nu jā, bet... Viņi jau tā kā vienkārši viņus piesavināja. Tas jau tie 10 baušļi jau priekš rakstīt nepratējiem. Vecajā derībā jau tur 100 baušļu. Musulmaņiem cik tur bija vispār, man liekas, pāri 300 vai 400, kur tie visi jāievēro. Nu, Korānu es neesmu lasījis. Es izraudu cauri kaut kādā jaunībā, bet
Nu, kā literatūra interesanti, tieši tā kā abas bībeles. Ja man saka, man kaut kādā kontekstā jādzīvo ar to redzot, visu tos mācītājs un visu to heņu, come on. Mēs nevaram dzīvot ārpus tiem arhetipiem, kas mūs ir programmējuši. Un tie arhetipi, viņi nāk mums līdz caur māti, kur tam zīdainim netiešā veidā iemāca tās vērtības, kas ir bijis viņas mātei. Un tā tālāk un tā joprojām. Saprot, ir baigi interesantā lieta. Tu zini tādu DNK ģenealoģiju. Tādu terminu es dzirdējis. Jā. Teiksim, Krievu YouTube'ā ir tāds Anatolijs Kļosovs. Ja interesē, var paskatīties. Ideja kāda, viņš ir Amerikā 30 gadus dzīvo, bet viņš Kaļiņgradā dzimis kaut kādā 40 kurā gadā, ja? Profesors tur. Un viņš pēta Y chromosomu, visas mutācijas, kas tur ir notikuši. Principā viņas viss var salikt 65 tūkstošu gadu griezumā, ja? Kur mutācija radusies, respektīvi, no kurien šitas cilvēks te ir atnācis. Ja? Šitas Y chromosoms nesējs vīrietis, respektīvi. Ja? Līdz ar to viņš var uzzīmēt kartes, ja, pa visu pasauli, ja? Kur, respektīvi, kāds ir sastāvs šajā attiecīgajā valstī, tā Y chromosoma. Respektīvi, viņš pēta vīriešu kustību. Un, ja rupi runā, tad... Vīriešu migrāciju, tu domā? Jā. Faktiski vīriešu karošanu pēc būtības. Iekarojam jaunas teritorijas, paliekam. Jā. Protams, ka šī karte nesaskan ar valstu robežām. Var teikt vēl vairāk, kad, piemēram, tad Baltijas ģenētiskā teritorija nav atdalām no Krievijas. Principā viss diezgan, tā Austrum Eiropa ir diezgan viss vienādi. Ja? Bet kultūras un valodas taču ir entākās. Un īpaši, ja tu saproti, ka te ir robeža un te pārēj dažus metrus tālāk, un viņi runā citā valodā, lietuviski, nevis latviski. Jā. Un kā tas var būt? Tas ir tāpēc, ka valodu un kultūru bērnam māca māte. Jā, bet viņi līdz šitai te meža joslai mācīs tā, un pēc tās meža joslas citādāk. Tur būs cita māte. Tur būs... Bet viņi taču nezinu, kur tur īsti iet tā robeža caur to mežu. Tajā, lai mēs runājam par tiem laikiem. Tu saproti, tas ir tā, ka tava māte un mana māte, ja? Viņi kaut kādas 10 paudzes atpakaļ, jeb 20, 100 paudzes, viņām ir kopēja māte. Saproti, šitās tiešās līnijas, viņas sajiet kopā. Ja? Bet tad tu nonāksi kā līdz Ievai. Jā, jā? Jā, bet citās vietās arī grāmatā runā par tiem alu cilvēkiem, kas tomēr no tiem pērtiķiem ir cēlušies vairāk vai mazāk. Kultūra Ieva taču nav pirmā pērtiķiena. To es vairāk tā simboliski un metaforiski to skatos. Ja man neinteresē tā bioloģiskā, teiksim, realitāte, kurā brīdī parādījās zīdītāji vispār, ja? Ja, un kas vispār ir tiem cilvēkiem pērtiņiem? Ir kā kopējs sensis ir dzīvojis 3,5 līdz 5 miljonus gadus atpakaļ. Ja? Bet tur, kur zinātnieki tur aizrakušies. Respektīvi, starp mums un šimpanzēm ir 3,5 miljoni, vismaz 7 miljoni gadi. Ja? Tā ir gadījumā, ja mēs vadamies no Darvina teorijas. Ja, bet tur ir tā lieta, ka tie starpposmi jau nav atrasti īsti. Vai ne? Ja? Un tur arī ir tevis pieminētais matriarchāts, kurš nav joprojām pierādīts. Matriarchāts ir... Nav. Zinātniski nav. Ir hipotēzes, uz kaut kādiem izrakumiem arheoloģiskiem balstītas, bet, pierādīts nav. Zinātniski neskaitās fakts. Teiksim, to arī, piemēram, es ar Hariju, tu man, piemēram, runāju, viņš saka tieši to, ko tu tagad saki, vai ne? Bet
tas nav matriarchāts kā valsts iekārta nav pastāvējis, bet kā kultūras pamats ir pastāvējis. Teiksim, apstākļos, kad vīriešu attīstība ir bijusi pirms pusauģu līmenī. Ja, ir Marijas Gimbutienes aprakstītā vecā Eiropa, viņa ir lietuviešu izcelsmes amerikāņu filoloģija un arheoloģija. Viņa ir Eiropā vadījusi centākos izrakumus, ja? Viņa ir sarakstījis kādas, apmēram arī 10 grāmatas par tā saukto veco Eiropu. Un tā ir matriarchāla Eiropa, kur ir sieviešu dievības, un visa centrā ir māte, un saimniecības sastāv no tā, ka, teiksim, vīrieši gana zosis, cūkas un palīdz mātei. Bet tas ir tā līdzīgi, viņa ir super hipotēze, viņa kaut ko tur atrok selektīvi pievēl klāt. Tas ir līdzīgi tā kā, tā tava teorija par dievieti, ja? Tu viņu esi gadiem kopis, tu esi izdomājis, un viņi tiešām labi skan, nevar noliegt, viņi ir inčīgi. Bet realitātē, es nesu sievietei ziedus, tāpēc, ka es gribu šo konkrēto sievieti iepriecināt vai uzdāvinu viņai. Man ir pofīgi kādas tur dievietes. Man par dievietēm nav, vai es tiešām dievinu šo sievieti. Bet es saprotu, ka tā tava teorija, viņa forši skan, un tu esi atracis kaut kādu, es pat citur īsti šo nekur neesmu pie visas daudzās lasīšanas. Jungs tur pataustījās tajā virzienā, bet principā... Ir tāds autors kā Kempels, piemēram. Jā, ļoti autoritīvs tieši mitologs, jā, varbūt pat numur 1 modernajā pasaulē, 20. gadsimtā, jā. Viņam ir grāmata ar līdzīgu nosaukumu kā manējā, tikai saucās Dievietes. Daudzskaitlīgi. Katrs sievietes ir dieviete. Jā, bet viņš citādāk uz to skatās. Viņš iziet no tās Gimbutienes, teiksim, kultūras bildes, jā, kur tie vīrieši gana cūkas mājās, ar vārdu sakot, ja? Ja? Tas ir, un klausa mammai vai sievai. Bet tad Kempels saka, tad notiek tāds kultūras lēciens, ja? Kad kaut kādi dumpinieki tomēr aizbēg no tā cūku ganīšanas, ja? Mežā satiekās un izveido tādu, teiksim, vīriešu kolektīvu, kurš ir spējīgs medīt lielos dzīvniekus. Okay. Ja, tas nav zaķis, bez tirnas tu ķert, ja, bet lai tu, teiksim, nomedītu meža cūku, jeb mamutu, jeb lāci, ja, tu nevar viens to izdarīt. Tur vajag organizētu vīriešu grupu, lai primitīviem, teiksim, ieročiem to izdarīt, ja? Tur vajag organizētu vīriešu grupu, kas darbojas tā kā, viens vesels, tur vajag apmācītus suņus, ja? Un tur vajag, izturību un teiksim, tādu pakļaušanos mērķim. Vienalga, vai tev salst, vai tev, teiksim, sāp, vai kas, ja? Tu esi viens no visiem, mums kopā tas kuilis jādabū pie zemes, ja? Jā. Es saprotu, kur tu vēlc arī attiecībā uz šodienu. Jā, un tad, teiksim, no šī mednieku kolektīva izveidojas būtībā visi vīriešu kolektīvi arhetipi. Baznīca, valsts, armija, zinātniskais institūts, kuģa komanda. Ja? Ģimene izveidojās tad, kad šitas pieredzējušais vīrietis atnāk atpakaļ, pie tās, teiksim, sievietes mazmeitas, teiksim, kuras vecmāmiņas cūkas ganīja attiecīgi tā vīriešu vectēvs, ja? Ok, es jau sāku, šitien es sāku uzkārties. Labi, es iepīpēju neksiju saltu, kas izskatās pēc cigaretes, ir sajūta kā cigarete, Virgin tabak, ja ir sajūta, ka staigā pa Virģīnijas tabakas laukiem. Man ir vēl dažas temiņas, kuras gribu pacelāt. Tu arī atzīsti šo konceptu, un es arī pie citiem autoriem es to bieži lasījis, un arī sievietes ļoti laimīgi tev piekrīta par tekstu. Nevis vīrietis izvēlas sievieti, bet sievieti izvēlas vīrieti. Jā, protams. Un es pret šito visu mūžu protestēju. Tas ir tā kā medībās, tu taču aizēj medībās, tas tirna neizvēlās tevi.
to viņu šauj. Jā, bet tā nav ģimene. Tas nav, medībās nav jārada turpinājums. Medības ir kaut kas cits. Būt ar sievieti kopā arī nenozīmē radīt turpinājumu, es domāju, bērnu radīšanu. Te divu veidu sievietes, ja? Piemēram, tavējās 6 vai cik tev tur ir, ja? Divām no manis ir pa meitai, pārējām 4 nav no manis. Tas hipotētiski varētu būt sievietes, kurām vajag vīrieti, kas nemaisīsies pa kājām. Ja, tad. Un tas nav, to parasti laiž garām. Ja? Sievietei vajag vīrieti, kas nemaisās pa kājām. Jā. Šito var tādu, kas netraucēs viņai dzīvot, kas uztaisīs bērnu un pazudīs. Ja? Un tu starp citu, tur esi, tu neesi čempions. Ja? Rekur rācinājumi tikko jau 8. jau bērnu. Ne, bet rācinājums nezinu, bet teiksim, stāsts. 2 lesbietes. Viņas izdomā, ka vajag bērnu. Viņas viena no tām lesbietēm caur sēklas banku dabū sēklu, viņai piedzimst meita izauga un uzzina, kad viņa drīkst meklēt savu tēvu, jo tēvs nav anonīmi nodevis savu. Okay. Ja? Viņa atrod to tēvu, izrādās, ka viņa ir viena no 19. Tad saproti, kas ir pieprasītāks vīrietis par tevi? Es arī nepretendēju pieprasītību. Protams, ka tikai runāju par to, ka nevis sievietes izvēlas, bet es izvēlu. Protams, viņām arī pēc tam atbildēja, arī man jāizvēlās, kad es esmu izvēlējies. Jo savādāk mēs nebūsim kopā dabiski. Bet viņas tev izvēlās nevis pēc kritērija, kad šitais vīrietis rūpēsies tikai par mani un maniem bērniem, bet ka šitais vīrietis atnāks un aizies. Un tas viņam ir izdevīgi. Protams. Okay. Tad tu saki, ka sievietes izvēlas vīrieti pēc principa, ka viņš atnāks un aizies. Jā. Kur tad ir visas tavas teorijas par ģimenes prioritāti sieviešu galvās? Bioloģiskais līmenis. Bioloģiskais līmenis un matriarchālā, teiksim, sauksim to pa ģimeni arī, ja? Sociālā tēva nav. Tad manuprāt, cilvēki no dzīvnieka atšķir 2 lietas. Viena lieta ir sociālais, nevis bioloģiskais tēvs, un otra lieta ir spēja izveidot sakrālus priekšstats par pasauli. Kam izveidot? Sev. Caur būšanu kopā ar sievieti? Caur tikšanos ar dzīvi, var teikt. Ja? Jo sakrāls skatījums, tas ir daudz sarežģītāks nekā zinātnisks skatījums. Jo tur ir daudz vairāk savilkts kopā. Ja? Intuīcija arī ir intuīcija, gaume arī ir gaume, vai ne? Teiksim, vēlēšanās ir vēlēšanās, sapnis ir sapnis, bet viss šitais ir sakrāls. Šito visu var darīt bez sievietes? Jā. Kā Immanuels Kants vai tas pats Schopenhauers pirms? Jā, bet es vairs nerunāju par to, es runāju par sakralitāti. Ja? 2 lietas. Sociālais tēvs un sakralitāte. Tas ir lēciens no teiksim, 500 grāmu smadzenēm. Tas ir tas, no kā mēs atšķiramies no dzīvniekiem. Jā. Pērtiķiem, teiksim, šimpanzes ir nedaudz vieglāks par cilvēkiem. Tur tie, orangutāni tie smagāki, bet viņiem smadzenes ir 500 gramiem, starp 300-500. Mums ir 1300. Jo tad tā smadzeņu operacionālās spēja, viņa spēja savilkt kopā dažādas lietas, ja? Asociatīvi. Ja? Piemēram, tu klausies mūziku un lasi grāmatu, un tu jūti, ka tur ir kaut kas kopīgs. Ja tu lasi grāmatu un tu atceries mūziku, ja tu lasi grāmatu un atceries kaut ko no savas dzīves. Tas vienmēr ir. Tad šī spēja asociēt, viņa faktiski prasa baigi jaudīgās smadzenes. Un tas ir arī veids,
caur spēju asociēt veidojās arī šie te, teiksim, priekšstati par garīgajām, par sakrālajām personām, varat teikt, par Dievu vai par visu pārējo to panteonu. Te es varu neiebilst, bet kā tas saistās ar to, ka vīrietis tomēr izvēlās? Manā skatījumā es vienmēr esmu izvēlējies. Man ir baigi dziļā pārliecība. Pasaka šitai sievietei, ka tu viņu neizvēlēji. Nē, sievietes tev patēr piekritīs. Bet tu pasaki tā. Viņām šī ilūzija ļoti patīk, ka viņas izvēlās. Viņa tev paaicinās ar mazo pirkstiņu, un tev būs jāskrien. Nebūs. Es nezinu, kāds ir jūs attiecības. Nebūs. Mums ir foršs. Ne, bet, saprot, tas taču, jebkurš vīrietis nosvīdīs baiļus viedrus, ja viņam, viņam piespriedīs, teiksim, dienas laikā 10 sievietes atraidīt, ja pateikt viņām kaut kādas rupjības. Un nedrīkst tā pret dievieti lekties. Tas ir sakrāli aizliegts. Bet, protams, daudz jau lecās, bet viņi jau tiek sodīti caur galvu, caur vainas sajūtām. Ja? Tā dieviete viņam ir visur. Ja? Tāpēc, piemēram, tas lācis, kurš, teiksim, ir gājis ķert dzīvis, bet sajūtas, ka tur kaut kas degunā, kaut kāda molekula ielidoja, ja? no lācens dzimumorgāniem, vai ne? Un viņš saka tā, es pārdomāju, es vairs zivis negribu. Es tagad, manī radās skaistās lācenes tēls, un es tagad došos viņu meklēt. Tagad tas ir mans dzīves Tu samuģīji. Man neviena dieviete nav sodījusi, vai es esmu daudz ziedojis vai kā, bet pagaidām es to nesīju savā dzīvē. Es domāju, tā ir tāda tipiska pašaizsardzība, ja? Bet es tagad nemēģinu izlikties. Vienkārši, viņas nesoda. Zini, krieviski skan labāk tāds vārds bogoborets. Pret dieva cīnīt? Latviski nepārtulkot. Labi, ok. Vēl viens īpaši tas man baigi iestrēgā tavā sarunā ar Dāvidu, kur tu mīlestību nosauc par tādu romantisko figņu, principā. Jā, kas ir un nav. Ja, bet kad nav veida tālāk, tev viena dzīve, izbauda viņu maksimālā amplitūdā. Nafik tur sakrāt tos īpašumus bērniem, tas ir saskaņā ar manu, teiksim, izpratni, tas ir tā bioloģija. Ir ovulācija, ir iemesls tikties, nav iemesla, bet es vēlreiz saku, tajā drāmā galvenās personas ir bērni, mēs pieaugušie. Ja? Lai gan daudzi, un vēl, teiksim, Tolstojam bija brīnišķīgs stāsts par šito. Tas, Kreicer sonāta. Jā, kaut ko vēl bija filma arī ar Jankovski. Fantastiski. Tur divas teorijas satiekās. Ja? Un būtībā Tolstai visu tā dzīve jau arī ļoti ilustrē, teiksim, to, par ko mēs tagad runājam. Ja? Bet ko es gribētu teikt, tad vēl 19. gadsimtā ģimene bija instruments, lai sasniegtu saimnieciskus mērķus un bērnu audzināšanas mērķus. Šodien tas ir pazudis. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīve kļūsi tāda, kuru var izdzīvot bez vīrieša. Ja, mēs evolucionējam varbūt. Un mainās kaut kādi konstrukti. Kaut kas mainās. Un kas tur slikti? Kaut kas mainās, bet mēs nevaram aiziet no mūsu anatomijas, no mūsu fizioloģijas un no mūsu arhetipiskās struktūras, respektīvi no vēsturiskās pieredzes. Par arhetipisko es izslēgu cīnītos, strīdētos. Tas ir tas, pa ko es teicu, kad Eiropas kultūra ir kultūras sasnieguma balstīta tolerancē.
Respektīvi, tas, ko tu tagad saki, no mana viedokļa ir nepareizi. Es zinu. Bet es tevi nenošauju par to. Es tev arī, es biju priecīgs tevi uzaicināt. Es tavu grāmatu Dievieti un tavas intervijas lasot. Kā es ar tevi strīdējos. Kā es strīdējos. Jo mēs jau izējām katrs no savas pieredzes. Un skaties, tagad tu to visu teorētisko struktūru Dievietē un visu to ģimenes uzbūvējis, kā es teicu, izējot no tā, ka tev tā ir sanāca dzīvē. Nē. Un brauc virsū, Dāvids tur minēja par to mīlestību, un tu viņu kā romantisko figņu sauc tikai par ovulāciju un vēl kaut ko. Bet varbūt tu vienkārši nekad neesi dzīvē tā mīlējis sievieti, ka tev norauj jumtu, un tas nav mēnesi, bet tas ir gadiem. Varbūt tu vienkārši tāpēc, ka tev tas pašam nav bijis, tu saki, ka tas nav iespējams vispār, ka tā ir tikai ovulācija. Es esmu kaut kādā zooparkā dzīvojis, kur nav skaists iekārojums sievietes, kurš nav nelaimīgs, vientuļas. Nē, nevis tā, ka nav iekārojums, bet tā, ka tev vienkārši norojumi, tu nevari tev tik interesanti būt, un daudz seks, un viss. Un gadiem tas rīt. Es meloties teiktu tā, ka, teiksim, tik stingri uz savām kājām stāvoši kā tagad, es esmu bijis jau 18 gadu vecumā. Absolūti nē. Es domāju, ka mana dzīve ir vienkārši cūcena. Ka tā visi sakārtojas, tas nav mans nopelns. Tas ir, tas ir kaut kā citādi noregulēts, jā. Jo man ir bijis arī tik daudz, teiksim, iespēju aiziet ne tur, kur vajag, jā. Bet kaut kā viņas nav realizējušās. Respektīvi, es jau nedzīvoju tikai savā kabinetā. Tu esi nobijies no Dievietē. Jā, dabīgi, kā. Bet, zin kā, man vienmēr ir arī bijis kaut kāda tāda vīzija par vienalga, ko es daru. Piemēram, tas Straupē 7 gadus bija galvenais ārsts, man bija vīzija, kādai jābūt. Respektīvi, tas, ko es daru šodien, ir solīts, lai būtu tas, kas ir rīt. Un man tas ir šausmīgi svarīgi, to sasniegt. Respektīvi, un tas ir tas svarīgākais, viss pārējais ir pakārtots. Jā? Okay. Bet, ja tu kaut ko sajauc kardināli savā dzīvē, tu pa šito taciņu neaizēji, vai ne? Tāpat, teiksim, tur sieva tur denacionāli... Bet tur būtu aiziet pa foršāku taciņu. Nezinu. Kurš to zina, kur mēs tiekam iesaukti, saproties? Ja? Sieva denacionāls īpašums Jūrmalā. Vajadzētu 25 gadus, lai viņas atjaunot, lai savest kārtībā. Man bija svarīgi. Es redzēju, kā tas būs, ka viņi būs kārtībā. Ja? Kā? Es tagad, man tas ir svarīgi. Es tagad to pametīšu, tāpēc, kad... Tas ir materiālas lietas. Tas nav tikai materiālas lietas. Es saprotu, ka tas kaut kāda īpašuma, ko mēs pēc tam bērniem atstāsim, turēsim rūpi, bet nav tā, ka, pats, tu paspēji paplausīties pirms aprecējies, vismaz padauzīties viņķī? Neko daudz. Man bija 22 gadi, kad es aprecēju. Es biju 5. kursa students medicīnas institūtā. Bet neko daudz, tev nevar lepoties tādu baigo pieredzi, tādā satiksmē, jo mana pieredze rāda to, ka sievietes tā pa īsto atverās, mē bija pie psihoterapeita, bet bieži vien tikai pārguļot. Jā, tur kaut kas ir. Protams. Tur ir kaut kas, tu uzreiz sāc citu grāmatu lasīt tā kā vienu, un pārguli, un tā grāmata... Negaidīts pavērsienus nepavēlta, teiksim, tur, teiksim, tajās Mazāzijas kultūrā, vēl pirms grieķu klasiskā laikmeta šumeriem, akādiešiem ir bijis tas, tā kultūras prasība, katrai sievietē vismaz reiz dzīvē templī jāpārguļ ar sešinieku, ar ceļotāju. Jo? Jo tur var visādas izskaidrojums atklāt, bet viņi jau, tas netiek uzskatīts par prostitūciju, tas tiek uzskatīts par sakrālu aktu, kur tā sieviete ir dieviete. Un tas ceļotājs ziedo savu sēklu
un bieži vien arī naudu vai mantu tam templim. Tas tā kā priesteriem. Jā. Vai teiksim, ir baigi labā grāmata, kur sauc Turms, bet viņam... Kā sauc? Turms, viens soms, viņam bija arī baigi labā grāmata pa Ēģipti. Somiem vispār baigi spēcīgā ir tā antīkās pasaules pētniecības skola. Un kā viņi sauc? Turms, ar vārdu sakot, nosaukums atceros. Ja, un tur ir ļoti skaisti, tas ir romāns, bet tur ir skaisti aprakstīts tieši Afrodītas kults savā praktiskajās izpausmēs. Starp citu, līdzīgi kā pēdējais romančiks Salmanam Rushdī, jaunākais tikko iznāca. Tur arī viņš iziet cauri šīm praksēm. Šiem valdnieci, kā apmēram priesteriem, Afrodīte un ievieš savus likumus, mīlestība ir Uber alles. Jā. Tādā garā. Bet un ir, teiksim, ir afrikāņu cilts, kurās tie etnologi ir aprakstījuši viņu, teiksim, pārējuši, ka jaunieši tad, kad iestājas pubertāte, viņiem tiek organizēts iespēja dzīvot tādā grupu laulībā. Nevis laulībā, bet vienkārši visi guļ ar visiem. Kopā būšanā. Jā. Tādā korektā vārdiņā. Paparda zieds nevis viena nakts gadā, bet vairāki gadi, ja? Cik ilgi, tās ir detaļas, bet pēc tam tiek organizēta monogāmija, kad monogāmija pēc tam tomēr ir ideāls. Tie bērni, kas tur dzimst no šitās grupu, ja, viņi tiek uzskatīti par svētiem. Ja, viņi saudzina, protams, to jauniešu vecāki, bet tas ir ilustrācija tam, ko tu sauc par iztrakošanos. Kad tur ir arī tur ir tas sakrālais aspekts, vai ne? Tur ir tas, būtībā tas aspekts tāds, ka, seks ir svarīgs, bet tu seksu nevar balstīt ilgtermiņu, kaut kādu dzīves perspektīvu. Bet, piedod, ka es bišķi to pārtraucu, bet stāst, teiksim, manā gadījumā, ko es atklāju tajā savā empiriskajā pieredzē, ka nevis tas seks ir svarīgākais, bet tas, ka caur to sievieti tu iepazīsti sevi un viņa katra pagriež tev kaut kādu jaunu šķautni, un tu es arī tāds esmu, no tās enerģiju miedarbības. Un tas ir tāds sevis izziņas process, kurš ir maybe kaut kādos brīžos māksliniekam... Piedodami. Nevis piedodam, bet tas var būt, teiksim, tāds mākslinieckās pētniecības virziens. Tāpat kā, teiksim, visādi narkonautika, ja? Teiksim, es dzirdēju par Terence McKennu. Terence McKenna kaut ko atgādina. Tas ir Indijā viņiem saistīja. Viņš traks, lai izmēģinātu visu narkotikas, kādas vien ir. Bet viņi nevar saukt īsti par narkomānu. Jā, viņš eksperimentē ar savu apziņu. Jā, viņš ir daudz arī par to rakstījis, jā. Tas ir viņa virziens, ko viņš pēta. Cits lido kosmosā, viņš lien tur. Ja, bet tāpat jau arī, teiksim, skaidrs, ka seks, jaunas attiecības, skaidrs, ka pavērš dzīvi citādāk, transformē, izmaina dzīvi, ja. Bet, ja galvenais ir dzīvē izmainīt dzīvi, piedzīvot piedzīvojumus, vai izzināt sevi kā Delforāku? Izzināt sevi vai teiksim, kļūt labam režisoram, vai ne, teiksim, kā šitas atkal demens, saprot? Man arī pazūd kaut kādi, es ar brīžiem sev pieķeru, kā es to varēju aizmirst, to autoru vai to. Bet tas, man liekas, ir normāli, tāpēc, ka viņi nesēž operatīvajā atmiņā. Kad mēs komunicējam, mēs tomēr esam diezgan pieslēgti tādai operatīvai. Mums nav viss backgrounds atpakšā, klāt uzreiz pieslēdziens.
Kā sauc to amerikāņu kino režisoru, kur tur visu mūžu iet terapijā un uzņem kaut kādas filmas, kurās ir visādas seksuālas fantāzijas? Amerikāņu tieši. Amerikāņu. Woody Allens. Woody Allens. Es gribēju pajautāt, tu taču noteikti 100% esi Irvingu Jalomu lasījis. Jā. Jo tas, ko es tur kaut kādu nelielu līdzību ar tevi esmu saskatījis no visām intervijām lasot un to visu, nu, ka viņš katram cilvēkam pieiet tomēr no tās. Katram cilvēkam tu, piemēram, unikāla teorija, nevis tās atstrādātās schēmas. Un tu kaut kādā ziņā pats tur, tikko tu izēji no tām schēmām, tevi uzreiz izmet ārā no psihoterapeita biedrības, kur tu esi 90% veceņu, un tāpēc viņas vienkārši niknas pret it kā to individualitāti, kura izpaužās kaut kādā savā redzējumā un domāšanā un jaunu ideju piedāvāšanā. Jā. Ka tas viņas aizskar, jo tas neatbilst tam tai klišejiskai paradigmai, kurā viņi dzīvojās, ko viņi ir iemācījušies, un pēkšņi tā kā spridzina to sistēmu, un jā. Tāpēc tevi tā kā mēģina izgrūst un aizdīt prom. Redzi, Jālums ir eksistenciālists, jā? Un tur tas joks ir tajā, kad es esmu pasniedzējis arī Lietuvā eksistenciālās un humanitārās psihoterapijas institūtā. Tavējā joma? Tā nav man joma. Nav tev joma? Tā nav man joma. Bet, teiksim, eksistenciālisms Sartras, piemēram, jā? Jā, nu vai Camus. Jā, tas velk uz, ne tikai uz klasisko, tur nav klasiskā liberālisms, tas viss ir kreisais, virziens. Un teiksim, Lietuvā, tas, kas Lietuvā radies, viņš arī ir, tāds protestējošs virziens, ja? Tad, kad, teiksim, tur profesors Kačunas bija jauns vēl, ja? Tad, viņš tur, viņam patīk tur arī izārdīties pirms 40 gadiem, un tad tur viņš, tad viņam šķita, ka tas ir cool. Viņam jau joprojām šķiet, ka tas ir cool, ja? Bet tas ir cool, tomēr kaut kādas provokatīvas idejas, kas katalizē kaut kādu vispār domāšanu, ņemšanos un kaut kā jauna rašanos. Es teiktu tā, ka, visiem zināmais teiciens, ka tas, kurš jaunībā nav bijis kreis, tam nav sirds, jā, un kas vecumā nav konservatīvs, tam nav prāta, jā. Es neesmu konservatīvs vecumā, tāpēc vēl viens jautājums ir tas, redzi, tur, kur tu arī tajā dievietē paralēli gājuši šī epopēja ar to, ka tevi tur šurnos, tu aizstāvējies no tās psihoterapeita biedrības. Bet tāpat laikā arī paralēli grāmatā, tu saki, tu diezgan noliec šo individualitāti kā kaut ko svarīgu kontekstā ar tautu, ja pat es teiktu masu, ka tur man tā kā jāpieraujās, tautas interešu vārdā man tomēr jāpieņem tos kaut kādu kopējo to paradigmu. Un tas man likās baigi paradoksāli. Šeit, kad tas tevi skar un tu pats izpaudies negaidīti paradoksāli un dzirkstoši, tad tu aizstāvi to individualitāti. Un te to kaut kontekstā tur atkal ar sieviešu attīstību un tā tālāk un izglītošanās. Tur tad kā viņas dzen apakaļ. Es tur neredzu pretrunu. Vienkārši, tajā psihoterapeita biedrības kontekstā tur parādījās, pirmkārt tur parādījās stulbums. Tas visur parādās, neko stulbums, ja? Nespēja vispār saprast, nespēja saskatīt kontekstus, ja? Otrs tur parādījās tāda, materiāla agresivitāte. Ja mēs nesaprotam, mēs esam niknes, tad mēs sagāžam visu pasauli. Tā jau sievietes arī funkcionē. Jā. Bet, redz, tas svarīgais, man tā liekas, ir kas, kad arī jau mākslā, arī jau dramaturģijā, tas varonis, viņš jau parāda plašāku kontekstu. Jo varonis kā tikai individs nevienam nav interesants. Pat sev? Jā, bet viņš kļūst interesants, ja viņš
izpauž kaut kādas plašāka, teiksim, plašāka konteksta, kolektīvā konteksta. Bet tev nešķiet, viņš varbūt tam plašākajam kontekstam varbūt caur to ir interesants, bet pats viņš sevī kaut ko noliec. Bet vai tad nav pirmais pienākums pret sevi? Tu vienmēr teiksi pienākums pret bērniem, ģimeni. Man liekas, pret sevi ir pienākums. Tev viena dzīve, vienreiz dzīvo, un tev pašam jābūt laimīgam. Tur, kur tu esi nelaimīgs, tu ej no turienes prom un ej jaunā situācijā. Bet tu saki, ka visu laiku tajā, kur neiet galīgi situācijā, jādara viss, lai ietu, bet nevis, tā uzreiz esēt citā pļaviņā ganīties. Šito var ilgi runāt. Es šito esmu dzirdējis, kā tu pats saproti, entāko reizes, ja? Bet šī saruna, šāda saruna nebūtu iespējama pirms 200 gadiem. Arī fakts. Ja? Pirms 200 gadiem, ja tu kādam kaut ko šitādu stāstītu, man psihi neielikt. Sanitāri būtu klāt. Kopā ar Marķīs de Sadu. Jā. Būtu interesanti. Labi, Viesar, mēs te droši vien varētu stundā runāt. Pēdējais tūbējs jautājums. Kāpēc tu aizbēgi no saruna, no intervijas ar Kiviču un tā uzvilkies? Man liekas, tu kā psihoterapeitam tik īsi jākontrolē to situāciju, bet tu acīm redzami uzvilkies un paliek emocionāls tāds, kas... Tāpēc, ka, tu saproti, mēs esam sarunājuši beigt 4 interviju. Ja? 15 pār 4 es saku, Andri, man ir jābeidz. 4:29 viņš pieķerās šai sev sāpīgai tēmai. Kāpēc tu tur kaut ko tādu izteicies? Noteikti, ka intelekts atpūšās viņam. Jā, un 4:45 man ir nākošais klients Skype'ā. Jā. Ja? Saprot, un pirms tam viņš vienkārši gurķojas. Viņš varēja sākt ar to. Tu kaut kādā nepateici, ka tev tur klients, ka mēs visu uzreiz saprotam. Ir tāds jūt, ka tu paliec niknis, jo viņš tev agresīvi, Kivičam ir tāda emocionāla jauda un paštaisnums. Viņš tev baigbrauc virsū, un tu kaut kādā brīdī palaidi to kontroli. Ir tāda sajūta, un es domāju, Viesturam tādu praksi pieredzi. Viņš tā kā apbižojas, uzvelkas. Tā kā es iešu prom. Ko es tur vēl paskaidrošu? Tagad tu jau paskaidroji, ja ir klients, es saprotu. Un tad viņš vēl tur kārtojās, vēl pusstundu, viņš tur kaut kādas savas tehnikas novāc. Tad es ar datoru eju uz otru istabu, lai runātu ar klientu Skype'ā, saproties? Vienkārši, Džeks nefiltrē tās robežas. Viņš no pirmās minūtes būtu pateikts tā, Viestur, es te atbraucu tāpēc, ka tu mani iederis dvēselē. Kāpēc tev viņu vajadzēja? Ļoti labi, būtu perfekta saruna būtu, jā. Bet tad, kad laiks ir beidzies, Bet bišķi jau tu viņam arī iedirs, jāatzīst. Es iedirsu? Jā. Kā viņa arguments, ka pamatojoties uz dzeltenās preses kaut kādu tekstu. Bet presa ir presa. Uzstādīt diagnozi ir bišķi, ne? Nē, bet tā nav diagnoze, tā ir jebkura cilvēka fantāzija. Klausies, taču, ja kaut kādi dati par tevi nokļūst presē, taču tas ir tā kā katrs par to var fantazēt, ko viņš grib, bet tās nebūs diagnoze. Ieskatoties, kaut kāds tur profesors tur izteiks savus domas par Džiliņģeru, par kuru tur un tur bija rakstīts tas un tas. Jā. Ok. Gaidām Viestur tavu jauno grāmatu, ar interesi izlasīšu. Tiešām godīgi. Atnāc uz prezentāciju 28. 28. ja būšu pieejams, ja man būs... 28. teātra muzejā. Priekš tev svēta vieta droši vien. Man tieši nesvēta. Nesvēta? Es mīļas tas lielākais kolaboracionists. Labi. Uzskat, ka tas ir slikta vieta. Jā, ne jau pa smīļi, pa teātru. Bet tā ir vieta. Jā. Tur tajā Smirģa zālē man notika pirmās grāmatas prezentācija 22 gadu atpakaļ. Pie kuras izdevniecības tagad tev ir? Es pats izdodu. Tu pats izdod. Jo es atceros sanāk, to bija pie Jumals, vai ne?
Nē, pie jumās man nav bijis. Man pie Rozes bija. Pie Visocka vai tad jau nebija? Jā, man sākumā bija tur pie, kas viņš bija, Preses nams. Pēc tam bija pie Tas saprot, ka izdevīgāk pašam izdevīt. Nu jā, jo nav jau, kur tas tirgus ir tik mazs, tur jau tā izdevniecība nekādu lomu nespēlē. Nu, viņi nespēlē, viņi tikai paņem tur starpniecību, vai ne? Ja tur ir miljonu tirāžu, nu, tad tur tiešām vajag piestrādāt pie marketinga, tur tā izdevniecībā ir kaut kāda interese, ja? Nu, tad tev jātaisa atkal skandāli arī ir. Vai uzreiz būs interesantāk grāmatu pirkt? Mums nesanāca, diemžēl, pie tā, ka es centos tev tā kā runāt pretī, bet mums kaut kā ļoti forši parunājāmies. Zini, kaut kā man... Vēl mēs varam noimprovizēt, ka tagad pielec kājus un aizēj prom un atkal ar to grāmatu kaut ko. Nē, Ok, sorry. Kaut kas man saka, ka tomēr cilvēkiem gribēsies šito skatīties. Vai ne? Jo es kaut baigi nekad par cilvēkiem nedomāju, es domāju, lai man ir interesanti, jo es tiešām ar tevi veselu nedēļu strīdējies, neklātienē, lasot tos tekstus un baigi interesanti. Labi, paldies tev! Jā, labi. Paldies labākajām tiešais spēlēm pieaugušiem, bet kazino, paldies Balām bāram restorānam par viesmīlīgajām telpām, tikamies nākam pirmdien, paldies Viesturam Rudzītim, prieks bija tiešām tikties. Jā, man arī.